Sveiki visiem! Halleluja! Gods un slāva Dievam! Kurš grib uzvarēt šodien? Visi grib uzvarēt, amen. Papiņi, mēs gribam uzvarēt. Ir teikts, lūdziet, un jums tiks dots. Tas ir tik vienkārši. Prasiet, un jūs saņemsiet. Klauvējiet, jums atvērs durvis, amen. Tik vienkārši lieta, papiņi, es gribu uzvarēt. Es gribu uzvarēt. Hei, pasakam to kopā, es gribu uzvarēt. Es gribu uzvarēt. Zini, kas ir, ja tu kaut ko patiešām gribi, tavas domas iet tajā virzienā. Tu esi ievērojis, ka ja tu kaut ko gribi, tavas domas virzās konkrētā virzienā. Vai ne? Kādam ir kādreiz bijis tā, ka tu gribi kaut ko nopirkt. Vai ne? Bet es nerunāju gluži par kožļinēm tur pie kases, ko tu ej un paķer ātri, ja? Bet tas ir kaut kas tāds, ko tu gribi nopirkt, un tas prasa zināmu laiku, tas prasa varbūt tu nevari momentāli aiziet to nopirkt. Varbūt tas ir kaut kas lielāks, ja? Tu esi pamanījis, ka ja tu tiešām gribi to nopirkt, tu parasti diezgan daudz laika pavadi pētot. Vai ne? Ir kāds kādreiz bijis, ka pēta kaut ko, internetā pēta, ja? Un es tev uzreiz gribu vienu lietu pateikt, jo vairāk tu pētīsi, jo ātrāk tu nopirksi. Tas ir vēl viens novērojums, ja? Bet zini, kāpēc tu pēti sākotnēji? Tāpēc, ka tu gribi kaut ko. Un, skaties uzmanīgi, tad, kad tu kaut ko gribi, tu sāc domāt tajā virzienā, tu sāc pētīt tajā virzienā, un beigās tu daboni parasti, tu daboni to, ko tu pa īstam gribi. Ir viena nianse. Var gadīties, ka tu gribi lietu, kas ir pilnīgi nevajadzīga un varbūt pat kaitīga citreiz. Tāda opcija pastāv. Bet process nemainās. Ja tu to gribi, ja tu apdomā to, tu virzies uz to. Tagad skaties uzmanīgi. Dievs mums ir paredzējis, ka mums ir iespēja gribēt dievišķās lietas. Labas lietas. Svētībām piepildītas lietas. Uzvara ir laba svētībām piepildīta lieta. Ja tu gribi savu uzvaru, ja tu gribi veselību, ja tu gribi nodrošinājumu, ja tu gribi labas attiecības beigās, skaties uzmanīgi, tas ir virziens, par kuru domāt. Tas ir virziens, par kuru domāt. Bībelē teikts, dienām un naktīm apdomā manu vārdu, Dievs pateica Jozuā, lai tu padarītu savu ceļu plaukstošu un ceļošu. Citiem vārdiem sakot, skaties uzmanīgi, lai tev būtu pareizais virziens, kurā tu domā. Un kad tev ir pareizais virziens, lietas nostājas savās vietās. Lietas nostājas savās vietās. Tāpēc mēs sāksim ar lūkšanu un mēs sagaidām es sagaidu lielas lietas. Halleluja, papaņi, slāva tev Dievs! Slāva tev, Dievs! Paldies tev par to, ka tu ieliec savas vēlmes mūsu sirdī, un mēs varam saņemt savas vēlmes no tevis. Un tad, kad tu mums kaut ko apsoli, tu vienmēr padari to pieejamu. Tu vienmēr izklāji mums ceļu, lai mēs varētu pazīt tevi un baudīt no tavas klātbūtnes, un baudīt pārdabiskus risinājumus. Un tāpēc šodien Jēzus vārdā svētais gars, es sagaidu, ka mēs ar tevi darbojamies šeit kopā. Es sagaidu, ka mēs runājam kopā. Es sagaidu, ka tu pieskārsies katram cilvēkam, kas ir šeit, kas pēc tam ir ierakstā, kas klausās. Es sagaidu, ka tu pieskārsies viņiem parādot savu varenību, savu mīlestību, savus risinājumus. Tur, kur tu domā, ka nav risinājumu, hei, tev viņi arī nav, bet Dievam viņš ir. Un zini, kas ir? Un ja Dievam ir risinājums, man nevajag savējo. Un tāpēc es nezinu vienmēr, kā tas strādā, bet es zinu vienu, tas strādā saskaņā ar vārdu. Un vārds pieprasa no manis pozitīvu attieksmi, pieprasa ticību, pieprasa mieru, smieklus, prieku, mīlestību un uzvaras apziņu. Uzvaras apziņu. Uzvaras apziņu. Slāva tev Dievs. Halleluja. Gods un slāva tev Dievs. Gods un slāva tev Dievs. Vēl jau vairāk, zini, kas ir? Uzvaras apziņas pilns. Tev ir jābūt uzvaras apziņas pilnam. Uzvaras apziņas pilnība nedod vietu zaudējumam. Halleluja. Slāva tev Dievs. Ziniet, dārgie, es jums pasaku, mēs ejam tālāk šodien, un mēs runājam, es nezinu jau, kuro dievkalpojumu pēc kārtas, bet mēs turpinam runāt par uzvaru. Un šodien ir cits pavērsiens. Tāpēc, ka, ziniet, kurš ir dzirdējis, lasījis Bībelē un arī dzirdējis, kā es to saku, no ticības uz ticību, no spēka uz spēku. Amen? Hei, no uzvaras uz uzvaru, citiem vārdiem sakot.
Gods un savu no godības uz godību. Tātad no progresijas uz progresiju. Mēs par to esam ļoti daudz runājuši, vai ne? Bet ieklausieties ļoti uzmanīgi, dārgie. Ir situācijas, un man patīk iet no ticības uz ticību. Man patīk iet no spēku uz spēku. Bet ir situācijas cilvēku dzīvē, kad cilvēki ir zem spiediena. Kāds ir kādreiz bijis zem spiediena? Daži ir. Daži cilvēki ir bijuši zem spiediena. Klausies, es nodefinēšu bišķiņ, ko es ar to domāju, būt zem spiediena, jo ir dažādi veidi, ir dažādi līmeņi. Bet principā ir cilvēki, kuri viņi īsti neredz izēju. Ir reizes, kad cilvēki neredz, viņi nezina, kā tikt ārā no situācijas. Un viņi nesaprot, kā vispār es varu šitajā situācijā. Un ir spiediens, un cilvēkam liekas, to nevar uzvarēt, nevar tikt. Un viņi neredz uzvaru, viņi redz tikai un vienīgi problēmas priekšā. Un tad ir tādi cilvēki kā es, kas sludina, hei, slāvu tev Dievs, un viņi skaitina beigās. Un zini, kas ir, un tā nav mana problēma, es uzreiz gribu pateikt. Kāpēc? Tāpēc, kad tavs stāvoklis nemaina Dieva vārdu apsolījumu. Bet ir viena lieta, par ko man Dievs ielika sirdī šodien parunāt. Un šodienas dievkalpojums saucās no spiediena līdz uzvarai. Tāpēc, ka tas, ko man Dievs parādīja, un es pats esmu bijis situācijās, kurās es esmu no uzvaras uz uzvarēju, un ir bijušas situācijas, kurās es esmu zem spiediena. Tagad es sludinu kaut kādus 11 gadus vismaz. 11 gadus sludinu. Un zini, kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ka es domāju, ka neviens no jums nekad nav redzējis to, ka es esmu zem spiediena bijis. Un tas rada ilūziju, ka es esmu imūns pret spiedienu. Pārfrāzēšu to nedaudz. Ir cilvēki, kas vienkārši man to ir teikuši neskaitāms reizes, Alan, tev ir savādāk. Alan, tu mani nesaproti, jo tev nav tās situācijas. Un iemesls, kāpēc cilvēki reizēm tā domā, ir tāds, ka es atšķirībā no daudziem citiem nerunāju par spiedienu. Es runāju par Dievu. Hei, un tā ir tava izvēle. Tā ir tava izvēle, par ko tu runā. Tā ir tava izvēle, uz ko tu skaties. Tā ir tava izvēle, vai tu glorificē, skaties uzmanīgi, vēlnu, stāstot par visām savām problēmām. Vai tu glorificē Dievu, stāstot par uzvaru, kuru viņš tev piešķir. Es tagad gribu uzdot jautājumu, cik daudz no jums ir dzirdējuši, ka es stāstu liecības par uzvarām? Atkal daži ir, ja? Okay. Es nezinu, ko jūs klausaties pretējā gadījumā. Varbūt jūs esat pirmo reizi, es saprotu. Bet principā jūs esat dzirdējuši, kā es stāstu par uzvarām, vai ne? Bet jūs neesat dzirdējuši, kā es stāstu par spiedienu, tāpēc, ka es esmu pieņēmis dzīvē lēmumu. Es nerunāju par vēlmu un viņu darbību. Es nerunāju par spiedienu, es runāju par uzvaru. Bet es gribu, lai tu kaut ko saproti. Aiz katras liecības apakšā ir bijis spiediens. Zem katrai liecībai apakšā ir bijis spiediens. Hei, vai tu man dzirdi? Bet skaties uzmanīgi. Bet ja es būtu kurnējis, ja es būtu žēlojies, ja es būtu... Zini, kas ir? Mēs līdz liecībai nebūtu tikuši. Es nekad neaizmirstīšu Kenneth Hagin, kā Kenneth Hagins to stāstīja. Viņš teica, liecību laiks, atnāk cilvēks liecināt, iznāk priekšā sieviete. Un viņš saka, un liecības visas bija tādas. Bija tāda sajūta, ka katrs nākamais cilvēks uzskata par savu personīgu pienākumu pārtrumpot to iepriekšējo, kas ir bijis liecināt. Un iznāk viens cilvēks un saka, visu pagājušo nedēļu vēlns man nav devis mieru. Un aiziet projām, viņš liecinājis ir. Tagad nāk nākamais cilvēks un saka, vai, brāli, jūs domājat, ka jums bija grūti? Jau 3,5 mēneši vēlns nav pametis manu māju, lai slavēts viņa vārds. Jautājums, kā vārds, lai slavēts? Tā ir, lai slavēts viņa vārds, bišķiņ sajauc cilvēks. Un aiziet prom galvenais, saprot, tad beidzās liecība. 3,5 mēneši, lai slavēts viņa vārds. Bet zini, kas ir? Tad, kad tu atver vaļā savu muti, tev ir jāsaprot, ka tu atraisīsi spēku ar katru savu vārdu. Un tas var būt dievišķais spēks, un varbūt kāds kristietis tu teiks, Alan, ko tu runā? Vai vēlnišķais spēks? Kāds teiks, Alan, tu pats esi teicis, vēlnam nav spēka. Jā, viņam nav, es piekrītu. Bet skaties, kas viņam ir? Slāva tev Dievs, bet tev ir spēks.
Bet tev ir spēks, un kādā gultnē tu viņu ievirzi. Tas ir atkarīgs no tevis. Tas ir atkarīgs no tevis, un tāpēc šodienas dievkalpojums saucās no spiediena līdz uzvarai, jo Dievs man parādīja, Alan, ir tik daudz cilvēku, kas ir pie spiediena, šodien, tagad, un viņiem ir paredzēta uzvara. Es gribu, lai tie, kas ir šodien zem spiediena, jo reizēm ir cilvēki, kad es sludinu, rodās priekšstats, tiešām no virsotnes uz virsotni, un tā ir Dieva griba. Bet ja tu neesi tajā virsotnē, tad vispirms uznāc augšā uz viņu. Un tāpēc šis dievkalpojums ir tad, kad tu esi zem spiediena. Un zini, kas ir interesanti? Un kā es teicu, es pats esmu bijis dzīvē vairāk kārt zem spiediena. Es par to droši vien bišķiņ vēlāk parunāšu. Bet pirms es ieeju šīs dienas dievkalpojumā, es gribu pateikt vēl pāris lietas, jo šis ir, es domāju, 4. vai kurš tur pēc kārtas jau dievkalpojums, kurā mēs runājam par vīziju šīm gadam, kas ir uzvaras gads. Un tāpēc es gribu mierīgi tajā iet. Pirmā lieta, ko es tev gribu pateikt, atceries, es droši vien teikšu to daudz vēl turpmākajos dievkalpojumos. Tu esi vienmēr uzvaroša Dieva mīļotais bērns. Amen. Vienmēr uzvaroša Dieva mīļotais bērns. Varbūt es varu kādreiz zaudēt, bet Dievs nevar zaudēt nekad. Amen. Varbūt tavi ticības varoņi var kādreiz zaudēt, bet Dievs nevar nekad. Varbūt tie cilvēki, uz kuriem tu esi licis būvējis savu ticību, uz viņu piemēra, var zaudēt, bet Dievs nevar nekad. Un tu esi viņa mīļotais bērns. Un kad man Dievs pateica šos vārdus, kad viņš man to pateica, tas vienkārši tik spēcīgi atstāja nospiedumu manā sirdī. Es esmu vienmēr uzvaroša Dieva mīļotais bērns. Es esmu vienmēr uzvaroša Dieva mīļotais bērns. Wow! Un zini, ko man tas parāda? Tas parāda to, ka uzvara ir vienīgais, kas man ir paredzēts. Ja viņš ir vienmēr uzvarošs, un tu esi viņa mīļotais bērns, tu esi viņa mīļotais bērns, tu esi viņa mīļotais bērns, tu esi viņa mīļotais bērns. Hei, bet ir viens jautājums, vai tu zini, ka tu esi viņa mīļotais bērns? Vai tu esi pārliecināts, ka tu esi viņa mīļotais bērns? Jo zini, ko dara spiediens? Spiediens tevi mēģina izspiest no tavas identitātes. Spiediens mēģina tevi izspiest ārā no tavas identitātes. Tad, kad tu zini, ka tu esi Dieva mīļotais bērns un nāk spiediens, kura mērķis ir tev pierādīt, ka nekas no tevis nav. Tu domāji, ka tu rūpi Dievam? Un tu domā, ka ja tu tiešām rūpētu Dievam, Dievs pieļautu šo situāciju tavā dzīvē. Tie ir vēlni meli un provokatīvi jautājumi no viņa. Tie ir vienkārši vēlni meli. Hei, tagad skaties uzmanīgi. Es pat nezinu, no kura gala ķerties klāt. Slāvu tev, Dievs. Romiešiem 8. nodaļa. Romiešiem 8. nodaļa. 8. nodaļa Romiešiem, 24. pāns. Pirms es vēl lasu, atceries, tava uzvara limitē vēlna darbību. Tava personīgā uzvara atņem viņam ietekmes teritoriju. Tava personīgā uzvara atņem vēlnam teritoriju, kuru viņš ir uzskatījis par savu gadu simtiem un tūkstošiem. Un tajā mirklī, kad tu piedzīvo savu personīgo uzvaru, un kad tu liecini par savu uzvaru, tu ne tikai stāsti par to, ka, hei, es uzvarēju, tu stāsti par to, ka vēlns zaudēja. Un tie cilvēki, kas dzird tavu liecību, var dzirdēt no divām pusēm. Viņi var sadzirdēt pirmo lietu, viņš uzvarēja. Un, ja tas ir viss, ko viņi sadzird, tas ir forši. Bet viņi var sadzirdēt otru lietu, kas ir daudz svarīgāka. Vēlns zaudēja. Un zini, ko tas nozīmē priekš manis? Ja es dzirdu liecību, kurā vēlns zaudēja, priekš manis tas atklāja to, ka ceļš ir brīvs. Ceļš ir brīvs. Šis ir mans droši vien nākamais dievkalpojums. Es vēl nezinu, bet es jūtu, ka bišķiņ man jāizskrien uz priekšu. Tu atceries sievieti ar asiņošanu, sieva ar asiņošanu, kas cieta no asiņošanas daudz gadus.
Un viņa bija briesmīgā stāvoklī. Bībele saka, viņa bija pazaudējusi visu iespējamo. Viņa bija pazaudējusi savu veselību. Viņa bija pazaudējusi savus finanses, vēršoties pie visiem iespējamiem ārstiem. Viņa bija pazaudējusi visu, ko var pazaudēt. Un pēdējais, kas viņai bija atlicis, pilnīgi absolūtā bezspēkā. Viņa dzirdēja par Jēzu, viņa noticēja Jēzum, un viņa aizgāja, izlauzās cauri pūlim un pakluso. Jo viņi nevarēja to darīt atklāti saskaņā ar viņas ticību. Ar tā laika likumiem. Pieskārās drēbju vīlei. Un saņēma savu brīnumu. Un es padaru garu stāstu pa īsu, un Jēzus viņai pateica, hei, tavu ticību tev ir palīdzējusi, hei, droši mana meita, un tas vārds bitīri, kas ebreju vārds ir, kas ir mana mīļā meita. Ej, droši tavu ticību tev ir palīdzējusi. Un zini, kas ir baigi interesanti, un man vienmēr ir licies interesanti tas, ka tajā mirklī, kad viņi pieskārās Jēzum, viņš sajūta, kā spēks no viņa iziet ārā. Dievišķais, dziedinošais spēks. Viņš sajūta. Un viņš nezināja, kas ir noticis. Tu iedomājies, Jēzus nezināja, kas ir noticis. Viņš zināja, ka ir kāds saņems dziedināšanu, viņš nezināja, kurš. Un ir teikts, viņš skatījās apkārt un teica, kurš man pieskārās? Jo viņš gribēja dabūt redzēt, kas ir tikko kā, kas ir tas, kas ticībā ir paņēmis savu dziedināšanu. Bez manas ziņas. Bez manas ziņas. Man ir cilvēki, kas ir teikuši, Alan, Dievs visu kontrolē. Pagaidi. Vai Jēzus kontrolēja šo situāciju? Interesants jautājums, vai ne? Vai Jēzus kontrolēja šo situāciju? Nē. Jo ir Dieva globālā griba un ir Dieva griba, kas ir personīgā līmenī. Šī sieviete paņēma kaut ko, kas bija Dieva griba, vienmēr bija bijusi Dieva griba. Bet Jēzus ienākot šeit uz zemes bija limitēts ar fizisko miesu, tāpat kā tu un es. Tāpēc tu un es mēs nevaram visu zināt. Un viņš nevarēja visu vienmēr vienlaicīgi zināt. Viņam bija pieeja pie visas gudrības caur Dievu, bet viņš nebija 100% visos laikos, katru sekundi zinošs visu. Tāpēc šī sieviete varēja viņam pieskārties ar savu ticību un dabūt brīnumu, savu personīgo brīnumu. Bet zini, kas notika tālāk? Mācekļi saka, ko tu runā, tev visi grūžas virsū. Visi tev mēģina pieskārties. Un neviens nedabūna dziedināšanu, kā šī viena sieviete. Es to gribu pateikt šādi. Zini, kas bija dziedināšana priekš viņas? Uzvara. Tā bija viņas uzvara. Vēl jo vairāk, ja tu paskatīsies no oriģināla valodas, viņa nedabūja vienkārši dziedināšanu. Jo Jēzus nepateica vārdu dziedināta. Tavu ticību tev ir dziedinājusi. Tas nebija tas, ko Jēzus pateica. Jēzus pateica, ja mēs paņemam oriģinālu, grieķu valodu, Jēzus pateica, tava ticība ir padarījusi tevi pilnīgu un atjaunotu. Pilnībā atjaunotu. Ir atšķirības starp dziedināšanu un atjaunošanu. Vai tu zini, kāda ir atšķirības starp dziedināšanu un atjaunošanu? Cilvēks var saņemt dziedināšanu un palikt ar rētām. Atjaunošana noņem rētas. Tur ir teikts, ka viņa bija cietusi no daudz dažādiem ārstiem. Es nezinu, ko viņai tajā laikā, kurš bija izdarījis. Bet viņa tika atjaunota. Tālāk vēl tur ir rakstīts, kāds teiks, Alan, kur tu to redzi? Bībelē! Vienkārši vajag lasīt dziļāk. Tur, zini, ir svarīgas nianses. Tāpēc, kā jūs domājat, kāpēc ir pateikts, viņa bija daudz cietusi no ārstiem? Kā jūs domājat, kāpēc ir pateikts, viņa bija iztērējusi visu savu rocību? Nu, priekš kā mums ir šī nianse jāzina, ka viņa ir iztērējusi visu savu rocību? Zini, kāpēc mums tā nianse ir jāzina? Lai mēs zinātu, ko nozīmē, kad Jēzus pasaka, ka tava ticība tevi ir atjaunojusi. Tāpēc, ka atjaunošana sevi ietver visa zaudētā atgriešana. Tas nozīmē finansiālu atgriešanu. Tas nozīmē veselības, tas nozīmē rētas, tas nozīmē atjaunots. Tieši tāpat kā par spitālīgiem ir runa, jo tu zini, kas ir spitālība? Kas tā bija par slimību? Tā bija slimība, kur cilvēki bija palikuši bez pirkstiem, bez ķermeņa daļām. Un viņi nesaņēma dziedināšanu, viņi saņēma atjaunošanu. Wow! Bet tas nav tas, ko es gribēju stāstīt.
Tas, ko es gribēju stāstīt, bija tas, kad šīs sievietes personīgā uzvara kaut ko izmainīja. Tavu personīgā uzvara atņem melnam teritoriju. Pirms tam visi cilvēki, kas skārās klāt Jēzum, neviens nesaņēma savu uzvaru. Neviens no viņiem. Līdz šī sieviete pieskārās. Un kad šī sieviete pieskārās un dabūja savu personīgo uzvaru, cilvēki sāka runāt. Šajā gadījumā viņi runā. Tā ir labā lieta, ko viņi runā. Es nezinu, kas... Cilvēki sāka runāt. Un kad cilvēki sāk runāt, zini, kas sāk notikt tālāk? Ir teikts, un visur, kur Jēzus gāja, cilvēki lauzās viņam virsū, lai tikai, ja iespējams, viņam pieskārtos kam? Kas ir rakstīts? Viņa drēbju vīlei. Interesanti zināt, kāpēc. Kā jūs domājat, ir īpašs vīles svaidījums? Principā, kā ir, taču droši vien ir vīles svaidījums, vai ne? Un, protams, es zinu, kāds teiks, Alan, vai tad tu nezini, ka tā drēbju vīle, tas nebija vienkārši vīle. Ja? Jo tas bija, ka drēbju vīle asociējās ar lūkšanām, un es zinu stāstu, bet jums ir jāatcerās vēl viena lieta. Jēzus neģērbās kā farizēji ģērbjās, dārgie mani. Tāpēc Jēzus drēbju vīle nebija farizēju drēbju vīle. Ir atšķirība, par kuriem Jēzus saka, jūs ģērbjaties speciālā veidā, un jums ir speciāls drēbju vīles, lai atpazītu jūsu dievbību. Jēzus viņas nebija. Tā bija parasta drēbju vīle. Bet skaties, kāpēc? Un ir zini, kas teiks? Un kad viņām pieskārās, visi, kas viņām pieskārās, kas notika? Dabūja savu dziedināšanu. Pirms tam visi skarās, neviens nedabūja. Līdz viens cilvēks dabūja savu uzvaru. Kad šis viens cilvēks ticībā dabūja uzvaru, kas notika? Vēlns pazaudēja teritoriju. Liecība no ebreju valodas tulkojumā nozīmē izdara to vēlreiz Dievs. Kad šī liecība izskanēja, cilvēki sadzirdēja par viena cilvēka uzvaru. Un tas nav rakstīts Bībelē, bet esmu pārliecināts, ka parādījās divas cilvēku kategorijas. Viena, kura priecājās par to, ka wow, ir noticis brīnums, es nerunāju par vēl nākamo cilvēku kategoriju, kas mēģināja Jēzu nogalināt. Es par tiem nerunāju šobrīd. Bet tie, kas bija, musēji, ja? Viņi priecājās, super, ir dziedināta, hei! Un bija cita cilvēku kategorija, kas priecājās, ka viņi ir dziedināta, bet viņi saprata, paga, vēlns ir zaudējis. Varbūt viņi to nesaprata tādā veidā, kā es to tagad pasaku, bet ideiski viņi saprata, hei, ceļš ir atbrīvojies. Un ja viņa varēja pieskārties, tad es arī, un interesanti tas, ka tur izcelts, ka viņi mēģināja to drēbju vīli dabūt. Patiesībā tā varēja nebūt drēbju vīle. Tie varēja būt mati. Tas varēja būt, lai kas tas varētu būt. Vai tu mani dzirdi? Te nebija jābūt drēbju vīlei. Bet uzmanība ir uz to, ka viņas uzvara atvēra jaunas horizontus. Tev šodien ir tik daudz superīgi piemērus, ko skatīties. Ir tik daudz uzvaras, ko tu vari atrast. Tu vari atrast viņas Bībelē, tu viņas vari atrast liecībās, tu viņas vari atrast šodien, šeit, tagad. Slāv tev Dievs! Bet skaties, kas ir teikts vēstulē romiešiem. 8. nodaļa, 24. pants, es sākšu lasīt. Jo cerībā mēs esam pestīti. Bet tas, kas jau ir redzams, vairs nav cerība. Jo, ja kāds jau kaut ko redz, vai tam vēl uz to ir jācer? Bet ja mēs ceram uz to, ko mēs neredzam, un šis ir pamats, ticības pamats īstenībā. Ja tu dzīvo tikai acīm redzamajā, tu esi limitēts. Tu nekad nevari tikt tālāk par to, ko tu redzi acīm redzamā veidā. Ja tev nav dziļāka redzējuma, dziļāka skatījuma, kā man Dievs vienreiz teica, ticība ir alternatīvā redze, ka tu redzi paralēli lietas, kuras fiziskajā telpā nav. Bet tu viņas redzi. Un šeit ir teikts, tas, kas jau ir redzams, vairs nav cerība, jo ja kāds jau kaut ko redz, vai tam vēl uz to ir jācer. Bet ja mēs ceram uz to, ko mēs neredzam, tad ar pacietību sagaidām. Šī ir rakstiet, kas ir tā izraut no konteksta bijusi draudzē. Ja mēs kaut ko vēl neredzam, un tur vajag, protams, vienmēr žēlīgi toni un visu pārējo, tad mēs ar pacietību sagaidām.
Jo tā un cik rīcani tie, kas ar pacietību sagaida, ir tie paši, kas nekad arī nav sagaidījuši. Ja tu paprasīsi viņiem, tu sagaidīji. Ja kāds tu saka, mēs ar pacietību gaidām, tu viņam pāris gadiem, tu sagaidīji, viņš nezinās, par ko tu runā. Viņš vispār nezinās, par ko tu runā. Zini, kāpēc? Tāpēc viņš neko neredz. Un ja tu neko neredzi, tad tev grūti atcerēties, ko tu sagaidi. Un vēl jau vairāk skaties uzmanīgi, ar pacietību sajām šis vārds pacietība. Tas ir interesants vārds. Kuram no jums patīk pacietība? Ir kāds? Zini, ir jautājums, vai tu saproti, kas īsti ir pacietība. Jo es tev pateikšu skaidru un gaišu. Man viss patīk ātri. Es nezinu, kā tu, bet man viss patīk. Zini, kāpēc esmu Dieva bērns? Klausies, Dievs ir virs gaismas ātruma līnijas. Viņš ir virs gaismas ātruma. Man patīk viss ātri. Man nepatīk muļāšanās. Bet te pat laikā ir šis vārds pacietība Bībelē. Un kā cilvēki mēdz teikt, Dievs dod man pacietību un dod viņu man tūlīt. Bet tas viss ir jauki, es saprotu, bet realitātē pacietība nav kaut kas tāds, kas tev vienkārši ir dabas dots, ja tā var teikt. Pacietība, bībeliskā pacietība, nav gaidīšana. Tā, vēl jau vairāk, tā nav samierināšanās. Jo ļoti bieži, ko nozīmē, pacieties, samierinies ar stāvokli, kurā tu esi, pagaidi. Nē, tā nav bībeliskā pacietība. Bībeliskā pacietība ir palikt nemainīgā stāvoklī. Tātad, skaties, izlasam kontekstu. Bet ja kas jau redzams, tā vairs nav cerība, bet ja kāds jau kaut ko redz, tam uz to vairs nav jācer. Bet ja mēs ceram uz to, ko mēs neredzam, tad ar pacietību, tad paliekot nemainīgi savā redzējumā, mēs to sagaidīsim. Paliekot nemainīgi savā redzējumā. Zini, ko mēģina izdarīt spiediens? Uzvara no spiediena pozīcijas mēs šeit runājam. Zini, ko mēģina darīt spiediens? Izsist tevi no redzējuma. No pacietības. Citiem vārdiem sakot, tev ir superīgs mērķis, superīga vīzija, superīgs redzējums, Dieva dots redzējums, labs redzējums, un atnāk spiediens, un viņa mērķis ir tevi izsist ārā no šī redzējuma. Es esmu dziedināts. Es esmu dziedināts. Un pēkšņi sāpes. Un pēkšņi temperatūra, un pēkšņi kaimiņš saka, mums visiem ir covids, varbūt arī jums ir covids. Redzējums, spiediens mēģina izsist no redzējuma. Un zini, ko cilvēks sāk redzēt? Un viņš sāk redzēt, ka kaimiņiem ir covids. Tam ir covids. Un tu zini, kas ir? Un kaimiņam kaķis ar covid arī saslims esot. Viņš nāk pie manas teritorijā šad tad. Ja? Viņi karantīnā nenoturēs to kaķi. Ko te viņš mājās sadarīs, padomājiet paši. Tiem vārdiem sakot, spiediens ņem nost redzējumu. Cilvēks sāk redzēt nepareizās lietas. Un tad, kad tu sāc redzēt nepareizās lietas, zini, kas ir? Tu esi izgājis no pacietības bībeliskās. Mēs ar to, ko neredzam, ar pacietību sagaidām. Klausies, cik daudziem, labi, paldies, papmiņ. Cik daudziem cilvēkiem kādreiz savas dzīves gaitā, jaunībā, bērnībā ir bijis redzējums, ka tu būsi bagāts? Redzējums. Cik daudziem jau bērnībā bija iestāstījuši, ka nekad nebūs bagāts? Bet cik daudziem ir bijis redzējums, es būšu bagāts. Es darīšu labu. Es atceros, ka es biju mazs. Pavisam mazs. Es nenācu no bagātas ģimenes. Un es biju mazs, un es atceros, kā es izsapņoju galvā regulāri to, kā es palīdzēšu citiem cilvēkiem finansiāli. Protams, par cik es biju mazs un neglābs un bērns, man, protams, arī bija vēl citas idejas, ko es ar naudu darīšu. Nedomājiet, ka es tikai domāju par palīdzību citiem. Bet es vienmēr domāju, ka es palīdzēšu citiem. Es vienmēr, un, protams, tur bija arī paaugstinošas idejas, kāpēc es palīdzēšu citiem, jo es nebiju glābts, bet man vienmēr bija doma, es gribu palīdzēt citiem ar naudu, kas man ir. Tad, kad man viņas nebija. Un zini, kas ir, un ļoti daudziem cilvēkiem ir bijušas bērnībā šādas idejas. Es esmu runājis ar cilvēkiem. Daudz ir tā domājuši. Un tagad ir nākamais jautājums. Cik daudzi pieaugot turpina šādi domāt?
Jo, lūk, ko es tev pateikšu, es nekad neesmu pārtraucis šādi domāt. Vienīgā nianse ir tāda, ka pieņemot Jēzu par savu kungu un glābēju, man sāka transformēties izpratni par to, kas ir īsti patiesa bagātība. Un nostiprināties pareizā ideja, ko ar viņu darīt. Un nākamā lieta, es sāku domāt par to, kad es sāku redzēt sevi bagātu jaunā līmenī, par kuru vispār es nevarēju domāt, tad, kad es nepazinu Dievu. Tagad skaties uzmanīgi, bet spiediens, kas nāk pasaulē, ļoti ātri aplauž cilvēku idejas un redzējumu. Un liek domāt, ka tu nevari būt tāds, kā tu to iztēlojies, kā tu to gribēji. Kāds zini, par ko es runāju šodien? Zini, Bībelē ir teikts, esiet kā bērniņi, jūs esat par to domājuši. Tur ir tik liels dziļums tajā rakstvietā. Esiet kā bērniņi. Es esmu tik daudz par to domājis. Ko nozīmē būt kā bērniņam? Wow. Un zini, es ticu, ka tad, kad Jēzus runā par bērniņu, viņš runā par bērniņu tādu, kādam bērniņam ir jābūt, nevis sačakarētā pasaulē, kādi ir bērni. Bet tā kā Dievs, kā bērnam būtu jābūt. Zini, viņam ir jābūt ar atvērtu sirdi. Bērns ir ar atvērtu sirdi. Bērns redz labo lietās. Bērns redz viltojumu. Viņš redz falšo. Tu nevari iet pie bērna ar to, ka, ar savu fake labestību. Viņš tev cēdz cauri. Viņš tev redz cauri. Zini, kas ir? Bērni tic to, ko viņiem saka cilvēki, kurus viņi mīl. Bērni tic saviem vecākiem. Bērni tic savam tēvam. Nemelo saviem bērniem. Man mājās ir, kam ir bērni? Jūs sapratīsiet. Vai ir situācijas, kurās būtu vieglāk samelot savam bērnam? Jūs saprotat, par ko es runāju? Tēti, es gribu uz kino, es gribu. Un tu zini, ka nav laika tagad iet uz to kino, un tu saki, šodien jau nerāda tāpat to filmu. Tu melo! Tu melo! Es gribu pie vecās mammas. Vecā mamma nav droši. Vecā mamma ir aizņemta. Tu nezini, vai viņa ir aizņemta. Tev vienkārši ir... Un zini, kas ir? Un es mūsu mājā vienmēr saku, mēs nemelosim bērniem. Un man būtu vieglāk viņam pateikt, dēliņ, es tagad kaut ko reizēm. Jo tā ir reāla situācija. Bet man ir jāatrod iespēja izdarīt tā, kā man vajag, ja man to vajag, bez meliem. Nav balto meli. Nav jau balto meli, dārgais. Meli ir meli, un ir viens tēvs meliem. Un zini, kas notiek, kad tu melo saviem bērniem? Viņi pārtrauc tev ticēt pieaugot. Viņi pārtrauc tev ticēt pieaugot. Hei! Zini, kas ir? Bet bērniņš, kamēr viņš nav savēts, viņš tic. Viņš uzticās. Un zini, kas vēl ir? Ja viņš kaut ko pa īstam grib, tu to redzi. Amen? Tu to redzi. Tas nozīmē, viņš ir gatavs raudāt, ja viņš to nevar dabūt. Tad, kad viņš to dabon, viņš lec ārā no es nezinu, kurienes no priekiem. Tāpēc, ka viņš ir dabūjis. Slāva tev Dievs, halleluja, viņš ir dabūjis. Klausies, mums bija situācija. Mums ir strīdi mašīnā, bieži vien. Un, kad es saku mums, tad es domāju bērniem. Un tie strīdi ir ļoti vienkārši. Kurš sēdēs? Jo ir iespējas sēdēt, var sēdēt 3. rindā, var sēdēt 2. rindā, var sēdēt priekšā. Un kurš tagad, kur sēdēs? Un tie strīdi, un sapratu, tu jau nevar atrisināt normāli to situāciju. Jo, ja viņš ir iesēdies tur, viens tāpat raud beigās. Ja? Un tas ir atsevišķs stāsts. Bet tagad vienā reizē mans vecākais dēls man pārsteidza. Es aizbraucu viņiem pakaļ, viņi bija pie mana papa, nāk abi divi, vecākais un vidējais, Kenets un Rajans. Un tagad atkal sākās, kurš sēdēs, un viens jau ierāpjās iekšā vienā vietā, un tagad sākās jau galva lejā, jau viss jaunākajiem. Un es saku, klausies, varbūt palaid viņu, un kaut kas tur, jo viņi nekad nelaiž. Un tagad pēkšņi Kenets vecākais, viņš saka, Rajan, tu gribi šeit, tu tiešām te gribi? Jo. Labi, es tev palaidīšu, tikai neraud. Es tev zinu, kas viņam ir noticis, kurus zīmi jāuzmet. Ja? Tagad, labi, nepietiek ar to, viņš viņu palaiž. Bet viņš man uzreiz saka, tēti, var es priekšā nākšu?
Es saku, ok, jā, nav problēma. Protams, tu viņu palaidi, super. Viņš iesēžās priekšā. Tikko kā viņš iesēžās priekšā, no aizmugurs, jā, no tās vietas, kur viņš tik ļoti tikko kā gribēja. Ja? Esiet kā bērnīgs, galvu jau lejā. Ja? Tagad es gribēju priekšā. Es jau tagad saprotu, nebūs labi. Es saku, pagaidi, tu gribēji tur. Tagad tur jau atkal puņķi Keneķa asars. Tagad Kenets no priekšas. Rajen, tu gribi priekšā? Jā. Neraud, nāc, es tev palaidu. Es domāju, kas notiek vēlreiz? Krustīm, jā. Es neesmu redzējis šitādu gājienu. Tagad saprotu, kas ir. Jo, kāpēc es to saku? Jo mums ir jāsaprot, ka Kenets man ir vecākais, un viņš kā vecākais ir pieredzis parasti visu atrisināt ar spēka palīdzību, ja viņam kaut ko vajag mājās. Ja? Jo viņam ir potenciāls to izdarīt. Līdz ar to, ja vajag mantu, nu viņš jau var paprasīt, iedod man, ja, teiksim, ja, viņš it kā es mācu, ka ir jāprasa sākumā, ja, viņš var paprasīt, protams, bet principā, man ļoti nepatīk šitās lietas, un es mācu, tā nedrīkst darīt, un nevar darīt, un viss pārējais. Un tagad, kad viņš pasaka otro reizi, nāc priekšā, es domāju, es viņam saku, Dēliņ, es saku, tu man tikko kā ļoti, ļoti iepriecināji. Es saku, es gribu iepriecināt tevi. Ko tu gribi? Izdomāju, ka viņam vajag tur uz vienu kafejnicu. Es saku, nē, vēlas. Nu, tiešām vēlas. Saku, davai kaut ko citu, ko tu gribi. Nu, varam iebraukt veikalā. Es saku, jā, labi, varam iebraukt veikalā. Var man? Es saku, visu, ko tu gribi. Vienkārši visu, ko tu gribi. Vienkārši, vienalga. Un es viņam paskaidroju. Es viņam saku, zini, Dēliņ? Es saku, skaties uzmanīgi. Tu ļoti mani iepriecināji ar savu labestību. Un es gribu iepriecināt tevi. Tev nav, vienkārši es gribu tevi iepriecināt. Slavu tev, Dievs. Ar vienmēr sakot, padarot garu stāstu par īsu, mēs nonācām līdz mantu nodaļai, un viņi paņēma, ko viņi gribēja. Un, protams, tajā mirklī, kad paņēma Kenets, tad izrādās Rainam ar vajadzēju, un viņš varēja noskatīt, visi dabūja. Bet viņi zina, kas notika tālāk. Viņi ir pieraduši, viņiem, ticiet, man mans netrūkst. Viņi sāka bļaut tajā veikalā. Viņi taču sāka bļaut. Es nemēģināšu atdarināt, jūs varat pārprast man. Bet ar vienmēr sakot, tajās augstajās balsīs, viņi sāka bļaut. Tēti, paldies tev, tēti, es tev mīlu, tēti, paldies tev, tēti. Visu, pie kas? Pasties, ko man tētis nopirka. Un otrs, nepietiek ar to, kamēr mēs esam pie kasēm. Jaunākais ir vidējais, jau ir aizskrējis uz otru nodaļu. Un jau paķērs un nāk ārā ar konfektēm kaut kādām tur vēl, ja? Kur mums ir tikko kā jau viss, es vēl neesmu noreiķinājies te. Tagad es viņam saku, nes vietā, tie tur visi jau smējās veiklā, tas viss ir pilnā balstī. Es saku, tā klasificējās kā zādzība, es saku, nes viņu apakaļ. Ja? Tagad, bet tēti, es gribēju, saku, labi, ejam uz to veikalu tagad, ja? Ņemam tur. Kāpēc tev to stāstu? Tad, kad tu esi kā bērniņš, un kad tu skaties uzmanīgi, un ja tu skatoties uz savu tēvu, atdarīni viņu labajās lietās. Jo es esmu to teicis, es saviem bērniem teicu, mana vislielākā vēlme ir, lai tu būtu labsirdīgs, devīgs, lai Dieva daba tevī būtu. Un es vienkārši nevaru, es gribu viņiem iedot visu, ja viņš tāds ir. Tagad ieklausies uzmanīgi, vai tu vari iedomāties, ko Dievs vienmēr grib tev iedot? Bet ja tu, izvēlies iet pareizo ceļu, tev vispār nekas nav jāprasa Dievam. Tev vispār nekas nav jāprasa Dievam. Viņš zina, ko tu gribi. Viņš zina, ko tev vajag. Un tā saucās piemetamā daļa starp citu. Bet ko es gribēju teikt? Viņš lēkā un bļauj. Kad tu pēdējo reizi lēkāji un bļauj? Zini, kas ir? Nu jā, tu jau esi pieaudzis cilvēks. Tev ir cilvēku apkārt, tev ir status. Tu esi zolīdi apģērbies beigās. Tu esi zolīdi apģērbies. Kad tu pēdējo reizi, kad tu redzēji, ka vīrieši cilvēkiem vēršos klāt, īpaši, kad tu futbola bumbi iet kaut kur pa ielu, un kad tu pēdējo reizi vienkārši iesit pa viņu, lai padot viņu kādam, bet tu saproti, es nevaru sist, man ir baltas botas. Kad? Esi kā bērniņš. Dzīve būs daudz vienkāršāka. Zini, kas ir? Bērniņi nav zem spiediena.
Tu esi ievērojis, ka bērni nemāk ilgstoši atrasties zem spiediena. Viņi ļoti ātri novērš savu uzmanību no spiediena. Viņi ātri ieraug, viņiem novēršās uzmanību uz kaut ko labu. Viņi ieraug vienalga, lai kas tas būtu. Viņam jau jauna interese kaut kāda ir. Mēs varam beidzot izlasīt to vēstuli romiešiem, es nesaprotu, kas te notiek. Tātad, skaties uzmanīgi. Bet ja kāds jau kaut ko redz tam uz to, vai tam vēl uz to ir jācer, bet ja mēs ceram uz to, ko mēs neredzam, tad mēs ar pacietību to sagaidām, ar nemainīgu stāvokli, ka mēs konstanti paliekam savā redzējumā. Bez tam arī gars, un runa ir par svēto garu, nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Šī ir viena no labākajām lūkšanām, kuru tu vari lūgt. Tā ir lūkšana mēlēs. Viena no visforšākajām, man ir cilvēks, kas saka, es nerunāju, es nemāku. Tad sāc runāt, ko tu nemāki. Sāc runāt. Labi, tā ir atsevišķa tēma. Es nepieskāršos, laikam, tagad. Bet tas, kas izpētīs sirdis, saprot, ko gars grib. Jo gars pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Un mēs zinām, skaties uzmanīgi, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Ne visas lietas nāk no Dieva, bet visas lietas tiek pavērstas par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo kurus viņš sākumā ir nozīmējis, tos viņš nolēms darīt līdzīgas savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu, starp citu nevis kalpu, bet brāļu starpā. Amen? Bet kurus viņš iepriekš ir nolēmis atpestīt, tos viņš arī ir aicinājis, un kurus viņš ir aicinājis, tos viņš arī ir taisnojis, kurus taisnojis viņš ir, un tā tālāk, arī pagodinājis. Un tagad skaties, ko nu mēs par to visu sacīsim? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Es zinu. Šeit nav atbildēts, bet es zinu. Vēlns? Ja Dievs ir ar mums, un kāds teiks, Alan, kāpēc tas ir jāizceļ? Tu to redzēsi, kāpēc? Ja Dievs ir ar mums, tad kas būs pret mums? Vēlns. Un tagad skaties uzmanīgi. Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums ir nodevis, par mums visiem nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvās visas lietas? Visas lietas. Hei, kā gan Dievs, ja viņš tev ir devis Jēzus, kā gan viņš tev nedāvās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Es zinu, vēlns. Bet zini, kāpēc šeit nav pieminēts? Tāpēc, ka tam nav nozīmes. Cilvēki tik daudz fokusējas to, ko dara vēlns, bet tam nav nozīmes, jo viņam nav reāla spēka. Skaties uzmanīgi. Tāpēc šis jautājums, ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums, nav jēgas analizēt. Tālāk ir teikts, kā tad viņš līdz ar to mums nenās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs arī taisno? Lielākā daļa cilvēku, kas nesaprot šīs lietas, vienmēr dzīvo zem nosodījuma, zem vainas apziņas. Un viņiem ir sajūta, ka Dievs man nosoda. Dievs man ietur, Dievs man dara. Skaties uzmanīgi. Dievs, kas mūs taisno, kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un pie Dieva labās rokas, kas mūs arī aizstāv? Slāva tev, papiņ! Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, vai izbailes, vai vajāšanas, vai bats, plikums, briesmas vai zobens? Un tagad ir citās no vecās derības, kas ir vecā derība. Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi, augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Zini, kas viss šeit, gan arī, kad sākās ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, zini, kas tas viss ir? Spiediens. Tas viss ir spiediens. Skaties uzmanīgi. Vai ciešanas, vai izbailes, vai vajāšanas, vai spiediens, citiem vārdiem sakot, mūs atturēs no Kristus, mūs šķirs no Kristus mīlestības. Un skaties uzmanīgi 37. pāns. Nē. Tā ir atbilde. Nē. Visās šajās lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Šodien es runāju par no spiediena līdz uzvarai. Redzi, visās šajās lietās, kas ir ciešanas, izbailes, bats, spiediens, lai kāda forma viņam būtu,
Vienalga emocionāls, fizisks, finansiāls, lai kāds būtu spiediens. Pirmkārt, tas mūs nešķir no Kristus mīlestības. Tas mūs nešķir no Dieva mīlestības. Otrkārt, nē, visās šajās lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji. Mēs pārim paliekam uzvarētāji. Tagad tev gribu parādīt kaut ko interesantu. Pārim uzvarētāji ir grieķu vārds, kas patiesībā ir saliktenis, kas ir hipernikao. Hipernikao. Skaties uzmanīgi, tulkojums ir ļoti interesants. Hiperaktīvs. Esat dzirdējuši kaut ko tādu, vai ne? Hiperaktīvs. Piemēram, mēs Latvijā īsti laikam neizmantojam šo domu, bet, piemēram, Amerikā ir, teiksim, tur Ferrari, Lamborghini, tas ir sporta mašīnas. Ja? Vai arī viņi izmanto vārdu supercar. Bet ir nākamais līmenis, kas saucās hypercar. Un hypercar, tā ir vēl jaudīgāka. Tas ir maksimālais, ja tā var teikt, jaudas līmenis. Ja? Hiper. Šis vārds hiper, tas ir tas vārds hiper. Viņa pielietojums nāk no šī vārda hiper. Un šajā gadījumā tas ir hipernikao. Nikao tulkojās kā pārvarēt un uzvarēt. Tātad skaties uzmanīgi, kas šeit ir pateikts. Lasam to pareizā veidā. Nē, bet visās šajās lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Svarīgi nians. Tātad skaties uzmanīgi. Mēs visās šajās lietās absolūti un pāri plūstoši uzvaram. Tas ir šis vārds. Hipernikao. Absolūti un pāri plūstoši uzvaram. Skaties uzmanīgi, tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Šī ir ļoti svarīga nianse. Mēs uzvaram tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Tagad skaties, tam, kas mūs ir mīlējis, tas ir Dievs. Viņam vienmēr ir spēks. Bet, lai tu šo spēku redzētu pilnvērtīgi savā dzīvē, tev ir jāzina, ka viņš tev mīl. Tev ir jāzina, ka viņš tev mīl, dārgais. Tev ir jāzina, ka viņš tev mīl. Pasaulē ir ļoti daudz grūtības, ir ļoti daudz nepārtraukta spiediena. Un zini, kas tas ir saistīts ar pasaules dabīgo plūsmu? Man ir cilvēki tik daudz prasījuši, ja jau Dievs ir tik labs, kāpēc ir šīs problēmas? Tāpēc, ka skaties uzmanīgi, ir pasaules dabīgā plūsma. Citiem vārdiem sakot, pasaules dabīgā plūsma aktivizējās mirklī, kad Ādams arī jau pieņēma lēmumu nepaklausīt Dievam un rīkojās saskaņā ar šo lēmumu. Tajā mirklī, kad Ādams arī jau nepaklausīja Dievam, stājās spēkā šīs pasaules negatīvā plūsma, bet ir ļoti svarīga nianse, ne jau pasaule ir slikta. Bet kas notika? Bībelē ir teikts, ka dēļ Ādama visa pasaule aizgāja ienāca grēks un līdz ar grēku ienāca nāve. Nāve neienāca tikai cilvēku dzīvē. Nāve ienāca šajā pasaulē. Un nāve sāk ietekmēt pilnīgi katru molekulu, katru šūnu, katru atomu, līdz katru planetāro sistēmu sāka ietekmēt nāve. Viņas nebija pirms tam. Viņai nebija vara. Nebija bojā ejas, nebija. Un kas notiek? Un pasaule uzņēma savu apgriezienu. Un pasaule kļuva naidīga cilvēkam. Jo Bībelē teica, zeme tev izdos ērkšķus. Un viss pārējais, un tie paši dzīvnieki, kas kļuva bīstami cilvēkam, kas nekad nebija bijuši bīstami pirms tam. Tas viss ir saucās pasaules negatīvā plūsma. Sākās tajā mirklī. Un zini, kas ir interesanti? Jēzus ir uzvarējis vēlnu. Slavu tev Dievs. Bet ir viena nianse. Un nianse ir tāda, ka mēs esam jauns radījums vecā, neatjaunotā pasaulē pagaidām vēl. Mēs esam jauns radījums, bet pasaule vēl ir neatjaunota. Un vai tu zini, ka Bībele runā par to, ka šī pasaule tiks atjaunota? Tieši tāpat kā mēs ar tevi piedzimstam no jauna, šī pasaule, metaforiski sakot, piedzimst no jauna. Kāds teiks, Alan, kur tu esi āvis? Bībelē vēlreiz es jums saku, dārgie. Skaties uzmanīgi, es jums to pat parādīšu. Spiediens pastāv līdz mirklim, kamēr pasaule tiks atjaunota. Man ir cilvēki, kas ir teikuši, Alan, kāpēc, ja jau Dievs, kāpēc ir spiediens? Tāpēc, ka kamēr pasaule nav atjaunota, spiediens ir pasaulē. Viņš vienmēr būs, kamēr pasaule nav atjaunota. Bet atveram atklāsmes grāmatu un ieskatīsimies atklāsmes grāmatas 21. nodaļā.
21. nodaļa. Skaties no 1. panta. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav, un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Es dzirdēju stipru balsi no troņa sakam, redzi Dieva mājoklis pēc cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Skaties uzmanīgi, viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bijis, ir pagājis. Tas, kas sēd goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Wow! Skaties uzmanīgi, par ko šeit ir runāts? Šeit ir pateikts, ka tad, kad tiks atjaunota šī pasaule, nosauksim to tā debesis un zeme, šī pasaule, šī visuma sistēma, kad tiks atjaunota, tajā mirklī, es to pateikšu saviem vārdiem, vairs nebūs spiediena. Tajā mirklī vairs nebūs spiediena. Nebūs sāpes, nebūs ciešanas, nebūs bēdas, nebūs vaimans, tas, kas ir rakstīts, nebūs spiediena. Bet kamēr mēs esam šeit uz šīs zemes, un kamēr nav atjaunota zeme, spiediens ir šeit uz zemes. Tagad, skaties uzmanīgi, svarīgā lieta ir tāda, ka Dievs šo pasauli, Jēzus šo pasauli ir uzvarējis. Amen? Spiediens vienmēr ir saistīts, mēs tiksim. Spiediens vienmēr ir saistīts ar vēlnu, skaties uzmanīgi. Tieši tāpat kā vēlns, tāpat arī viņa radītais spiediens ir uzvarēts, bet mums vēl ir jāpaņem sava personīgā uzvara ticībā. Tā ir tā labā ziņa, ka mums nav jācīnās pret spiedienu, mums nav jācīnās pret vēlnu, mums ir jāpielieto Dieva vārds, lai saņemtu savu uzvaru. Tas ir daudz vienkāršāk nekā cīnīties. Mums ir jau garantēta uzvara, bet mums ir jāzina dažas lietas. 16. nodaļa Jāņa evaņģēlijs. Jāņa evaņģēlijs, 16. nodaļa. 33. pāns. Jēzus runā, viņš saka šos vārdus, to visu es jums esmu runājis, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātu, jo es pasauli esmu uzvarējis. Interesanti ir tas, ka šīs raksturvietas mēdz izraut no konteksta, lai vērstos pret labklājības evaņģēliju, lai gan tas ir labklājības evaņģēlijs. Tas viņš arī ir. Skaties uzmanīgi. Iekš kā šeit izpaužās labklājība vai labā vēsts? Iekš tā, ka pasaulē jums ir bēdas. Fakta konstatācija. Tas nav apsolījums, tie nav draudi. Tā ir fakta konstatācija vienkārši. Ārā līst lietus. Piemēram, ārā nelīst lietus, bet mēs šodien varētu pateikt tā, ārā ir augsts. Kāds varētu teikt, man nepatīk klausīties šo vēsti. Vienalga, ārā ir augsts. Patīk vai nepatīk? Ja? Ārā ir augsts, fakta konstatācija. Es neteicu, ka tu sasalsi ragā. Es teicu, vienkārši ir ārā augsts. Ir labi to zināt. Tas tev ļauj sagatavoties. Amen? Tas tev ļauj atšķirībā no manis uzvilkt kaut ko siltāku varbūt. Ja, man šīs zināšanas nav vajadzīgas, man nebiedē augstums. Bet skaties. Tātad, spiediens ir vienmēr saistīts ar vēlnu. Tāpat kā vēlns, tāpat viņa spiediens uzvarēts. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, jo es pasauli esmu uzvarējis. Bet turiet drošu prātu. Un tagad iedziļināsimies bišķiņ vairāk. To visu es esmu uz jums runājis, lai jums miers būtu manī. Jēzus izceļ divas lietas. Miers manī, bēdas pasaulē. Skaties uzmanīgi, vai tu zini, ko nozīmē vārds bēdas no grieķu valodas, kas šeit ir izmantots? Šeit ir izmantots grieķu vārds, kas tulkojās, bēdas, tulkojās. Spiediens, kas rada sajūtu, ka nav izējas un nav risinājuma. Tātad, lūk, ko saka Jēzus realitātē. Pasaulē jums ir spiediens, kas rada sajūtu, ka nav izējas un nav risinājuma. Kāds ir bijis tādā situācijā? Ja jūs esat bijuši šajā situācijā, es jums gribu uzdot jautājumu. Kā jūs esat šeit? Acīm redzot, ir bijis risinājums un ir bijusi izēja. Redzi, kas šeit ir teikts? Tas vārds tulkojās spiediens, kas rada
sajūtu, ka nav izējas un nav risinājumu. Tur nav teikts spiediens, kuram nav risinājumu, nav izējas. Ir teikts, kas rada sajūtu. Sajūtas līmenis ir ļoti interesanta lieta, jo tavas personīgās sajūtas, izjūtas un emocijas liek tev uztvērt katru situāciju savādāk, nekā viņu redz citi cilvēki, nekā viņi ir patiesībā. Tāpēc, skaties uzmanīgi, rada sajūta. Pasaulē jums ir situācija, kurā jums tiek radīta sajūta, ka nav izējas un nav risinājumu. Ir spiediens, kurā nav sajūta, ka nav izējas un nav risinājumu. Bet skaties tālāk, bet manī jums ir miers. Un šis vārds miers ir grieķu vārds eirene, kas tulkojās dziedināšana, atbrīvošana, labklājība, miers, bagātība. Tas viss ir šī vārda eirene tulkojums. Manī jums ir pilnīgs, absolūts pretstats spiedienam. Lai kāds būtu spiediens pasaulē, manī ir pretstats. Manī ir risinājums, kas ir tik daudz augstāks par visu, ko jūs varat iedomāties, sajust, saprast. Hei! To visu es jums esmu runājis, lai jums manī būtu miers. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prāt, jo es pasauli esmu uzvarējis. Tātad skaties uzmanīgi. Skaties uz mani. Skaties uz, turi droši. Tad, kad tu redzi spiedienu, kas nāk, tā nav problēma. Ja tu skaties un esi kopā ar mani. Ja tu skaties uz mani un ja tu esi kopā ar mani. 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa, 4. pāns ir teikts, mūsu ticība ir tā, kas uzvar. Ok, es atvēršu, jo te ir dažas nianses, ko es jums gribu parādīt. 1. Jāņa vēstule. 5. nodaļa no 4. panta lasu. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējusi pasauli, tātad pasaules negatīvos apstākļus, mūsu personīgā ticība. Un tālāk ir ļoti svarīgs moments, 5. pantā. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Šeit ir parādīts ticības virziens, kas uzvar pasauli. Jo redzi, kas ir, cilvēki šodien nodarbojas ar pozitīvo motivāciju, nodarbojas ar New Age lietām, un viņas visas ir balstītas uz personīgo ticību. Un ja personīgā ticība ir tā, kas uzvar pasauli, tad man nevajag Jēzu, man vajag ticību. Un es varu aktivizēt savu ticību par jebkuru lietu bez Jēzus. Ja tā ir tā lieta, par ko mēs šeit runājam. Bet tā nav taisnība. Es varu ļoti daudz ko panākt ar savu personīgo ticību. Jo ticība ir dievišķs instruments. Bet skaties uzmanīgi, ticībai bez ticības avota ir limitācijas. Un šeit ir parādīts, ka šī ir tā ticība, kas uzvar pasauli, mūsu ticība. Un tālāk ir paskaidrojums, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tātad, lai uzvarētu pasauli, virziens, kurā man ir jātic, ir tas, ka Jēzus ir Dieva dēls. Kāds teiks, es ticu, ka viņš ir Dieva dēls. Stop. Nedaudz ieturēsim pauzi. Ko nozīmē es ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls? Šis ir interesants jautājums. Ko nozīmē ticēt, ka viņš ir Dieva dēls? Jo redz, kas ir, tu nevari teikt, es ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls, ja tu netici katram vārdam, ko viņš ir pateicis. Ja tu netici katrai darbībai, ko viņš ir izdarījis. Ja tu netici, ka es esmu izpirkts ar vienu upuri uz visiem laikiem, pagātnē, tagadē un nākotnē no grēkiem. Tu netici, ka viņš ir Dieva dēls, ja tu netici tam, ka tev pieder mūžīgā dzīvība bez jautājumiem, variantiem un kompromisiem. Vai tu man dzirdi? Tā ir realitāte. Un tāpēc tas, kas uzvar šo pasauli, ir tas, kas tic, ka Jēzus ir pilnīgi viss, kas par viņu ir pateikts. Dieva vārdā. Tas ir tas virziens. Un skaties uzmanīgi, un kur ir mana personīgā ticība? Kad es ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls, tad es ticu viņa vārdam. Un tad es ticu, ka viss, kam es pieskaros, plaukst un zeļ, jo es ticu viņam. Es ticu, ka esmu dziedināts, jo es ticu viņam. Es ticu, halleluja, ka es esmu vairāk nekā uzvarētājs, jo es ticu viņam. Vai tu redzi atšķirību? Katrā situācijā, un tas ir ļoti interesanti, katrā situācijā ir divi galvenmērķi.
Katrā cilvēka dzīves situācijā ir 2 galamērķi. Viens saucās uzvara, otrs saucās zaudējums. Tu vari uzvarēt neskaitāmās dzīves sfērās un zaudēt dažās. Un tā nav Dieva griba. Tāpēc mēs nevaram izskatīt cilvēku, viņam diezgan labi iet, viņš principā ir uzvarošs cilvēks. Uzvaroši cilvēki var zaudēt ļoti smagās cīņās. Un es negribu, lai tā notiek. Ne ar mani, ne ar tevi. Tad skaties uzmanīgi. Mēs nevaram spriest par to, ka man jau dzīvē tīri labi iet, tas viss ir forši. Bet Dievs grib, lai tu ej no uzvaras uz uzvaru, katrā uzvarā. Lai katra lieta, katrs galamērķis tavā dzīvē, katrā situācijā ir uzvara. Precizēšu, uzvara garīgā. Ko tas nozīmē? Tā ir uzvara pār nāvi, mūžīgo nāvi. Tā ir uzvara pār vēlna meliem. Tā ir uzvara pār jūgu un nastām, kuras vēlns tev mēģina uzlikt. Tā ir uzvara pār bailēm, šaubām, nedrošībām, atkarībām. Tā ir tā uzvara. Slāv tev Dievs. Tā ir uzvara, kas ir ģimenē. Kāds teiks, man vēl nav ģimene, visiem ir ģimene. Ģimene ir visiem. Bet tā ir uzvara ģimenē, un tā ir uzvara tavā ģimenē. Tā ir uzvara attiecībās, starp cilvēkiem, starp draugiem, starp vīru, sievu, bērniem, vecākiem. Uzvara. Hei. Tā ir finansiāla uzvara un brīvība. Tas ir viss absolūti plašais spektrs. Bet skaties, katrā situācijā tu vari piedzīvot vai nu uzvaru, vai nu zaudējumu. Ir 2 galamērķi. Bet pa vidu, kas ir galamērķi? Tie ir viens pols un otrs pols. Bet kas ir pa vidu? Pa vidu starp uzvaru un zaudējumu ir 2 spēki. Un šie 2 spēki ir Dieva dotais miers vai arī vēlna radītais spiediens. Tātad, skaties, ir 2 galamērķi, zaudējums un uzvara. Un pa vidu esi tu un darbojās 2 spēki. Dieva dotais miers vai arī vēlna radītais spiediens. Ja tu uzdosi sev jautājumu, un man nevajag atbildi, bet ja tu uzdosi sev jautājumu, vai es savas dzīves laikā vairāk esmu zem spiediena vai mierā? Zini, kas būs? Katram būs sava atbilde. Katram būs sava atbilde. Bet svarīgi ir paskatīties uz sevi un padomāt, hei, vai es vairāk dzīvoju mierā, vai es vairāk dzīvoju, vēl mēs varam izmantot vārdu stress, spiediens un stress. Un ja es dzīvoju zem stresa vai zem spiediena, tad kas ir tās lietas, kas manī rada stresu un spiedienu? Jo lūk, ko es tev pateikšu, skaties uzmanīgi. Spiediens un ļaušanās spiedienam, tā ir ļoti svarīga lieta. Viena lieta ir spiediens, otra lieta ir ļaušanās spiedienam. Ved uz zaudējumu. Bet iešana un palikšana miera pozīcijā aizved līdz uzvarai. Redz, kas ir? Katru reizi, kad tu ļaujies spiedienam, viņš tev pietuvina zaudējumam. Manā dzīvē ir bijušas reizes, kad ir ļoti liels spiediens. Ļoti liels spiediens ir bijis. Starp citu, es tev pateikšu savāk, manā dzīvē spiediens, liels spiediens ir bijis visās iespējamās sfērās, ko es varu iedomāties. Es jums dažus piemērus varu iedot. Kā es teicu, tagad es tāpat runāju no uzvaras pozīcijas, tāpēc es jums varu padalīties, kas ir bijis. Bet es vienkārši gribu, lai jūs kaut ko saprastu. Manā dzīvē ir bijis spiediens par to, ka kāds no maniem bērniem var nomirt. Ir bijis šāds spiediens. Un es precizēšu, nomirt tuvāko stundu laikā. Ir atšķirība. Man ir bijis šāds spiediens. Man dzīvē ir bijis spiediens, ka es varu nomirt tuvākajā laikā. Man dzīvē ir bijis spiediens finansiāli, ka man vispār nav naudas. Vispār nav naudas. Man dzīvē ir bijis spiediens, kad pilnīgi visi cilvēki, gandrīz vai visi cilvēki atskaitot varbūt tiešām manu papu un vēl kādu, mans novēršās. Man ir bijis spiediens, ka man cilvēki, mani tuvākie man ir teikuši, Alan, varbūt tu neesi Dieva aicināts sludināt. Tāpēc, ka neviens arī nav, neviens neklaus, nekas nenotiek, nekas nav. Man ir bijis spiediens, kad man ir fiziski draudējuši, anonīmi,
lai es beidzu sludināt. Ar draudiem izreikināties fiziski ar mani. Man ir bijis spiediens, kad cilvēki ir sūtījuši manus videoklipus uz policiju. Un man zvana no policijas inspektori. Un viņi man saka, es atvainojos, ka mēs jums zvanām, bet mums ir jāzvana, mēs nedrīkstam pēc protokola jums nezvanīt. Un tas bija tad, kad bija Covid laiks. Un par mani sūtīja uz policiju ziņas par to, ka mēs turpinām vākties, lai gan patiesībā mums bija online. Bet man saprot, un es tev varētu stāstīt spiediens. Ir visās iespējamās sfērās, ko es varu iedomāties, es esmu piedzīvojis spiedienu. Bet tu nekad to neesi redzējis. Kā tas ir iespējams? Tu saproti, ka viss, ko es tikko kā nosaucu, tas ir tas posms, kopš es sludinu. Es reāli sludinu visu šo. Un es esmu šīs spiediena laikā bijis katru sestdienu šeit. Un bļāvis, halleluja! Kāpēc? Kā tas ir iespējams? Es tev izstāstīšu konkrētu situāciju vienu, kāds ir iespējams. Pēc tam es tev rādīšu no Bībeles šīs lietas. Slāv tev Dievs! Ko darīt tad, kad ir reāls spiediens? Man bija situācija. Iedomājies, mēs ar draugiem bijām aizbraukuši uz restorānu paēst Baltezerā, un man no Baltezera līdz mājām ir, pusstunda varbūt. Plus mīnus pusstunda. Un mēs braucam, un tieši tad, kad mēs iekāpjam mašīnā faktiski, man atnāk ziņa, un tas tieši bija arī tas pats Covid laiks, un man atnāk ziņa no viena cilvēka, man pazīstam, kurš man saka, ka mans priekšinieks ir aizsūtījis informāciju par tevi uz policiju, un viņš man ir labs pazīstams cilvēks, vienkārši tas viņa priekšnieks, viņš saka, viņš nostājas tavu video, viņš sprākst pušu, viņš nevar izturēt. Es tu uztaisīju, ka ir atrasts zāles pret Covid, man bija video. Man viņi noņēma, pēc tam man bija viena dienas laikā kā 10,000 skatījumu, tad viņi noblicēja momentāli. Jo es vienkārši runāju par to, ka ir atrastas zāles. Hei, viņas ir, tā ir taisnība. Es nezinu, ka man pēc man piesējās. Tā, un man tur bija vesels cikls ar raidījumiem. Ja? Tādā viens labāks pa otru nosaukumu tur bija viss tādā stilā. Un cilvēki taču sašūmējās, saproti, ja? Kad esot atrastas zāles, izrādās uz Bībelē, ja? Kas tā pa muļķību. Bet es jau taisīju video saviem cilvēkiem. Saproti, es jau taisīju tiem, kam vajag šo informāciju, bet tas ir cits stāsts. Un tagad bija tā, un tad, kad es uzzināju to informāciju, man viņa vispār nepieskārās. Nē, man viņa neiepatikās, bet man bija, pēc es mierā. Un šīs 25 minūtes vai pusstunda ceļš no turienes līdz mājām, un mēs ar Elizabetu braucām ar sievu, un viņai tas acīm redzot pieskārās bišķiņ savādāk, un viņa labu gribot, man sāka stāstīt iespējamo problēmu, kāda viņa varētu būt, bet lai domātu, kā to var risināt, ne jau vienkārši, ja? Bet ar vārdu sakot, tās pusstundas laikā no man, es atbraucu mājās, es biju vienkārši, jums nevajadzēja man redzēt, gribētu teikt, jums nevajadzēja man redzēt. Jums sabojā tas priekšstats par mani. Bet es biju šitāds, man likās ārprāts vienkārši, jo tur bija apakšā vēl nianses, vesels bars ar niansēm, kur es sapratu, mums var tur piesieties, un šitien piesieties. Un vienkārši, faktiski es jau bez maz vai Vēlns man bija jau uzzīmējis, jau ainu, kur es esmu cietumā, un viss pārējais ir, un tas man ir atņemts, un viss man ir atņemts, un beigās, un viss pārējais, ja, un bērni aug bez tēva. Es fiziski slims paliku. Fiziski slims, var teikt, paliku. Es aizgāju, uzkāpu augšā uz otro stāvu, iekritu dīvānā. Un šitā te atkritu vienkārši kā Jēzus pie krusta. Ja? Man nebija nagls, bet piecelties es arī nevarēju no tā dīvāna vairāk. Un es guļu, un zini, kas ir? Un spiediens. Es nezinu, kāpēc, kad es to stāstu, vienmēr cilvēks maina. Jums patīk dzirdēt, ka man ir arī spiediens. Es nesaprotu reāli. Patiesībā nekā smieklīgi. Bet realitāte, vienmēr, kad es stāstu, es esmu kaut kur paklupis, kaut kādu kļūdu, visi vienmēr priecājas. Ok, labi. Dievs piedod viņiem, viņi nezina, ko viņi dara. Ok, es jums piedodu, viss kārtībā. Kas notika? Es tagad guļu tajā dīvānā,
Un es saprotu, man viss riebjās. Viss riebjās. Tikko, kā es teicu, ka tas ēdiens tur bija garšīgs, es tagad domāju apakaļ, man viņš riebjās. Man viss riebjās. Un man nekas nepatīk. Un man gribās, lai mani pažēlo. Un tāpat laikā es gribu, lai man liek mieru. Tas neiet kopā. Tā jau nav prātīga doma, ja vienlaicīgi. Tu gribi, lai tev pažēlo un lai tev liek mierā vienlaicīgi. Un jūs paši zināt, par ko es runāju. Ja? Un ja ar to visu nepietiek, mans miesīgais tēvs, mans, viņš bija pieskatīt, Kenets laikam bija vienīgais, pieskatīt Kenetu palicis pie mums. Un tagad viņš tur pie mums ir vēl joprojām, jā, es tur guļu tajā dīvānā. Un viņš man saka tādu frāzi. Es esmu dzirdējis, ka tikai patiesi ticīgs cilvēks var slavēt Dievu spiediena laikā. Es domāju, ko tev vajag šeit? Kāpēc tu neej mājās? Tu te vēl man trūki, taču būtu gājis, kur tev jāiet, Patiesi ticīgs cilvēks var slavēt Dievu spiedienu. Un saprot, kas ir, un es domāju, man tev ir vārds, bet tas nav no Dieva, ja, ko es tev gribētu pateikt par šito te. Bet es zinu, viņam ir taisnība. Un ir vēl viena lieta, es saprotu, es esmu tas patiesi ticīgais cilvēks. Es tā domāju, ka es esmu. Bet zini, kas tev padara par patiesi ticīgu cilvēku? Ne jau pagātne, ne jau tas, ka tevi citi tādu redz, ne jau tas, ka tu pats saki, ka tāds esi, bet tavu darbību. Reāli sakot, es tur vēl nogulēju, 5 līdz 10 minūtes, kad es sapratu, ka ir kaut kas jādara. Un es piecēlos kājās, un es aizgāju uz istabu, kurš ir aiztaisīts durvis, un es sāku runāt ar Dievu, un es sāku slavēt Dievu. Es sāku slavēt Dievu. Un tas bija pats pēdējais no visa, ko es gribēju darīt tajā mirklī. Pats pēdējais no visa, ko es gribēju darīt. Es negribēju to darīt. Bet es zinu, kas ir, es sev piespiedu to darīt. Vienkārši piespiedu. Un es sāku slavēt Dievu. Un es tur nebiju ilgi tajā istabā. Es tur biju, varbūt 15 vēl minūtes. Tu zini, kas ir, es iznācu ārā no tās istabas pilnīgi bez spiediena. Pilnīgi bez spiediena. Tagad skaties uzmanīgi. Fakts jau palika. Reālā situācija jau palika. Viņa jau nebija izmainījusies. Bet es iznācu bez spiediena. Un kad es iznācu bez spiediena, tad beigās izrādījās, ka tā situācija vienkārši šādi pazuda. Vienkārši pāris dienu laikā pazuda, it kā nekad nebūtu eksistējusi. Un viss. Tad, kad es izgāju ārā pēc pāris dienām, reāli šī konkrētā situācija, viss, es iznācu ārā uzvarētājs. Nākamais vēlna gājiens. Man atnāk e-pasts no viltus, no šitā, kāds saucas fake account, kur man draud ar mani izreikināties, es turpināšu sludināt to, ko es sludinu. Saproti? Un mēs atradīsim, kur tu dzīvo, un mēs to un šito, ja, un nemanipulē ar Dievu vārdu, un tad viss tev būs kārtībā. Un sākās šajās lietas. Un zini, kas ir interesanti? Un man vairs tas nevarēja pieskārties ne tuvu tādā pakāpē, kā tā pirmā lieta, jo tā jau bija uzvarēta. Bet tas bija nākamais spiediens. Un man atkal vajadzēja, aiziet bišķi pavadīt laiku ar Dievu. Un tad cik daudz reizes esmu dzirdējis par to, ka es esmu vilks aitas ādās. Un kas tur pārējais. Un zini, es nezinu, ko tu skaties, es nekad vilnu nevalkāju. Nekad man nav vilna. Labi, ir viens teorētisks vilnas mētels, bet es viņā reti, kad parādu. Citiem vārdiem sakot, es nezinu. Bet redzi, skaties, zini, kāpēc es varu šādi runāt? Tāpēc, kad es esmu pavadījis laiku ar Dievu. Ja es nebūtu pavadījis laiku ar Dievu, es būtu pavadījis laiku spiedienā. Un spiediens aizved līdz zaudējumam. Ja tu ļaujies spiedienam, tu vari pazaudēt visas svētības, ko Dievs tev ir devis. Zini, kā Ieps pazaudēja lietas? Visu, ko viņam Dievs bija devis. Viņš ļāvās spiedienam. Zini, kāds bija viņa spiediens? Bailes no tā, ka viņa bērni sagrēkos. Tas bija viņa spiediens. Viņi nav teikts, ka viņi grēkoja.
Bet ir teikts, ka katru reizi, kad viņa bērns nāca kopā, viņš nesa Dievam upuri ar domu, ja tikai Dievs viņi ir grēkojuši, piedod viņiem. Viņš baidījās no savu bērnu kļūdām, no viņu grēkiem. Viņš ļāvās šim spiedienam. Zini, spiediens tev pat var likt darīt lietas, kuras šķiet dievišķi pareizes. Tu zināji, ka tu vari ziedot no spiediena pozīcijas. Tu pat vari ziedot no spiediena pozīcijas. Un ar to ieiet dziļākā spiedienā. Tu pat vari Bībeli lasīt no spiediena pozīcijas. Es precizēšu, ir atšķirības starp Bībeles lasīšanu spiediena laikā vai Bībeles lasīšanu no spiediena pozīcijas. Zini, kāda ir atšķirība? Vienā gadījumā ir, es negribu, ka notiek kaut kas slikts, ir jālasa Bībele. Ja? Ir jāziedo, es gribu, lai manā dzīvē finansiālā svētība paliek. Tas ir spiediena pozīcija. Tā ir darbība no spiediena pozīcijas. Un Jēzus saka, atzīst patiesību. Patiesība darīs tev brīvu, tikpat brīvu, cik brīvs esmu es. Kā Jēzus. Mani vārdi ir patiesība. Un kas atzīst manus vārdus, atzīst patiesību, viņš tiks darīts brīvs. Brīvs no kā? Brīvs no spiediena. No spiediena ietekmes uz tevi. Jo šajā pasaulē spiediens ir vienmēr, bet vai viņam ir ietekme pār tevi? Halleluja! Un zini, ka es esmu pamanījis? Skaties uzmanīgi, jo vairāk es laiku esmu paldies, tā papiņas tev sadzirdēju. Tas stāsts, ko es jums tikko kā izstāstīju, bija stāsts, kur es spiediena laikā pieņēmu lēmumu ieiet Dievu mierā. Super! Bet ir viena lieta. Tu vari negaidīt spiedienu, lai ieiet Dievu mierā. Tu vari negaidīt spiedienu, lai sāktu slavēt Dievu. Un zini, kas notiek, kad tu sāc slavēt Dievu un ieeji viņu mierā tad, kad spiediena nav? Šis spiediens nevar tevi paķert. Amen. Es dzīvoju tieši tajā pašā valstī, tieši tajā pašā situācijā, kur mēs visi dzīvojam. Un es esmu redzējis, ka ir tik daudz cilvēku, kur ir zem milzīga spiediena saistībā ar visādām iespējamām lietām. Viens saistībā ar ekonomiskām krīzēm, cits saistībā ar kara darbībām, cits saistībā ar pandēmijām. Un cilvēki ir zem liela spiediena. Un zini, kas ir? Un es tagad, kad to saku, ir ļoti svarīgi saprast. Es nerunāju par to, ka man tas nevar pieskārties. Var tāpat kā visiem, bet man tas nepieskarās. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka esmu pieņēmis lēmumu būt Dievu mierā. Būt Dievu mierā. Lēmums būt Dievu mierā. Es jums iedošu pāris raksturietas, un tad es jums parādīšu, kā pāriet no spiediena uz mieru reāli. 2. Mūzes grāmata, 14. nodaļa. Un te ir situācija, kurā Izraels tikko kā ir izgājis ārā no Eģiptes, no verdzības nama. Un viņi vēl nav nekur tālu tikuši. Tas ir burtiski pirmie momenti. Viņi tikko kā ir izgājuši, un eģiptieši viņiem dzenās pakaļ. Un dzenās pakaļ ne jau tāpēc, ka jūs nedaudz aizmirsāt zeltu vēl mums. Ja? Viņi pirms tam jums stāstīja pagājušajā reizē. Viņi paņēma visus dārgumus un visu. Viņi ne tāpēc dzenās pakaļ. Viņi dzenās pakaļ ar domu viņus nobeigt īstenībā. Un visa tauta ir pārbijusies. Vai ir pamats tādām bailēm? Jā, ir pamats. Vai Dievs ir ar viņiem? Jā, ir ar viņiem. Tātad viņiem ir izvēle. Viņiem ir izvēle. Redzēt problēmu vai redzēt Dievu. Piedāvām viņu gadījumā, zini, kas ir interesanti? Pirms Dievs viņus izveda, viņi redzēja Dievu spēku darbībā. To, ko šodien daudzi cilvēki man ir teikuši, Alan, ja es redzētu brīnumu, viņi bija redzējuši brīnumus. Neskaitāms brīnums. Un tagad skaties, kas notiek. Un viņi sāks žēloties, un viņi saka, labāk tā mēs būtu Eģiptē palikuši vergot, labāk mēs tur būtu miruši, ja? Un visas pārējās lietas, priekš kam tu mūs izvedi, lai mēs šeit mirstam. 13. pantā. Mūzes sacīja tautai, nebaidieties, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Eģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsiet. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksiet mierā. No ebreju valodas, ja mēs paskatītos šo raksturvietu, tad jūs paliksiet mierā skan šādi. Jums tikai jāpaliek mierā. Jums tikai. Jo viņi jau nebija mierā, sāksim ar to.
Viņi jau nebija mierā, tāpēc mēs to ļoti labi redzam. Tāpēc viņš saka, tas kungs visu atrisinās, bet jums ir tikai un vienīgi jāpaliek mierā. Un tas ir nākamais moments, kurā jūra tiek atvērta vaļā. Un viņi iziet cauri, un visi eģiptieši, kas nāk viņiem pakaļ jūru, pārklāja viņus un darīts. Skaties uzmanīgi, šis vārds, tas kungs karos par jums, bet jums ir tikai jāpaliek mierā. Hei, tev ir tikai jāpaliek mierā. Dievs atrisinās situāciju ģimenē, tev ir tikai jāpaliek mierā. Dievs sakārtos tavu veselību, tev ir tikai jāpaliek mierā. Atceries, tas vārds miers patiesībā ir šajā gadījumā, šī ir ebreju valoda. Grieķu valodā tas ir vārds eirene, ko es teicu, miers. Ebreju valodā tas ir cits vārds, tas ir vārds šalom, kurš tulkojās 1:1 tāpat kā eirene. Tas ir stāvoklis, kurā nekas netrūks un nekas nav salauzts. Tas ir stāvoklis, kas ir dziedināšana, atbrīvošana, labklājība, nodrošinājums. Tas ir šalom. Nekas netrūkst un nekas nav salauzts. Tātad paliekot šajā apziņā, nekas nav salauzts. Nekas netrūkst. Kad tu paliec šajā apziņā, Dievs izcīna tavas cīņas. Dievs atrisina tavu spiedienu. Cik reizes man ir mēģinājis vēlns nākt klāt ar to, ka tas, bet kad tu paliec mierā. Un vēl jau vairāk skaties, vārds palikt mierā, ja mēs neiztulkojam to, kā tas ir oriģināli, tad tas nozīmē, es nebaidos, pieņemsim. Stop, tas nav tas, kas šeit ir pateikts. Šeit ir teikts, es palieku apziņā, nekas netrūkst un nekas nav salauzts. Tātad skaties, nāk spiediens. Un tai vietā, lai es runātu par spiedienu, redzētu spiedienu, domātu par spiedienu. Ja man nekas netrūkst, nekas nav salauzts, ja tas ir mans domāšanas veids, kāda ir mana reakcija? Es slavēju Dievu. Es pateicos Dievam, es slavēju Dievu, es priecājos. Halleluja, es priecājos. Un zini, kas notiek? Un pēkšņi tu attopies, kā visas situācijas ir pagājušas tev garām un ir atnākušas jaunas svētības. Un tu priecājies vēl vairāk. Hei! Jesajas grāmata 30. nodaļa. Jesajas grāmata 30. nodaļa. Un te ir atkal situācija, bišķiņa cita. Izraēls jau ir iegājis iekšā absolūtajā zemē, bet kara darbība pret viņiem tiek vērsta. Un atkal visi ir pārbijušies, un Dievs mums ir pametis un visas pārējās lietas. 15. pāntā. Jo tā saka Dievs, tas kungs Izraēla svētais, atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti. Atgriežoties, un tas vārds atgriezties nozīmē izmainīt savu domāšanu. Jo jūs domājat, ka jums gals ir klāt, saproti? Jūs domājat, ka Dievs jūs ir atstājis. Jūs domājat, ka jūs nogalinās ar zobenu. Jūs domājat, ka jūs nonīksiet badā. Bet atgriežoties, izmainot savu domāšanu un paliekot mierā, domājot, ka nekas netrūkst un nekas nav salauzts, jūs taptu izglābti. Mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku. Un rekur ir atslēgas vārdi, bet jūs negribat. Jūs negribat. Mūzes 5. grāmata 30. nodaļa 19. pāns, es dodu izvēli tev, es ceļu tavā priekšā izvēli. Dzīvību un nāve, svētība un lāsts. Tad izvēlies dzīvību, kad dzīvot gan tu, gan tavu pēcnācēju mīlēdam to kungu. Skaties, Dievs saka, es dodu tev izvēli. Tev ir izvēle, svētība lāsts, tev ir izvēle, dzīvība, nāve. Tev ir izvēle, bailes vai paļāvība. Tev ir izvēle atgriezties un palikt mierā, vai arī ļauties spiedienam. Tev ir izvēle. Tev ir izvēle. Halleluja. Uzvara vienmēr nāk no miera pozīcijas. Vai tu man dzirdi? Uzvara vienmēr nāk no miera pozīcijas. Un tagad skaties, kā pāriet no spiediena uz mieru. Tīri praktiski. Kā jebkurā situācijā pāriet no spiediena uz mieru.
Pirmkārt, mums ir jāsaprot sekojoša lieta, ir vajadzīga atziņa. Man tauta iet bojā atziņas trūkuma dēļ, tāpēc, ka neko negrib mācīties. Atziņa. Ir vajadzīga atziņa, un es precizēšu, ko nozīmē atziņa. Ir vajadzīga atziņa, ir jāzina, kāda ir Dieva griba. Tev ir jāzina, kāda ir Dieva griba. Jākaba vēstulē 4.7 teica, padodieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, un vēlns no jums bēgs. Citiem vārdiem sakot, man ir jāatpazīst instanti, momentāli vēlna darbība. Ja tas ir spiediens, man ir jāsaprot, no kurienes viņš nāk. Tikko kā man ir visas ilūzijas un domas, varbūt Dievs man kaut ko grib iemācīt, varbūt Dievs man grib, varbūt Dievs man salauza kāju, jo viņš grib mani pasargāt. Ja? Kamēr ir visas šitās stulbās ilūzijas, tikmēr nav atziņas. Un ja nav atziņas, tu nevari neko izdarīt. Nu kā tu ies pret Dievu? Un es vienkārši, tas ir unikāli. Ir cilvēki, kas tiešām tic un saka, ka Dievs caur ciešanām un caur slimībām mūs māca. Un nākamais, ko viņi dara, viņi dodās uz aptieku. Pat taisno ārā no Dieva gribas caur zālēm. Es vienkārši apbrīnoju. Tu domājies, viņš nāk un, kad es saku, hei, dziedināšana, viņš saka, nē. Un kad viņš tikko kā kas, viņš momentāli raujās ārā no Dieva gribas savā dzīvē. Vispār negrib, ka viņu māca. Caur zālēm. Tas ir cits stāsts un viela pārdomām, ja? Bet realitātē, skaties uzmanīgi, skaties, ja tu ņem zāles, tad tev vajadzētu saprast, ka slimība ir slikta, vai ne? Man nav problēma pret zālēm, ar zālēm, ne pret, bet ko es gribu tev pateikt? Zāļu teorētiskā ideja, vismaz tā vajadzētu būt, ir tevi izdzied, tevi izārstēt. Ja? Vai viņas to dara vai ne, cicānis, bet tā būtu teorētiskā ideja. Tātad, principā, ja tu ņem zāles, tev vajadzētu saprast, ka slimība ir slikta, vai ne? Es lasīju vietu Bībelē, kur ir teikts, ka pēc augļiem jūs pazīsiet viņus. Un tur gan ir runa par cilvēkiem, vai ne? Pēc viņu augļiem jums būs viņus pazīt, ir dzirdēts. Tad klausies, es tev gribu pateikt, tu pēc augļiem varētu atpazīt arī Dievu un vēlnu. Tev tikai ir jāsaprot, kas ir laba augļi un kas ir slikta augļi. Tu varētu tādā veidā iesākumā atpazīt Dievu no vēlna un vēlnu no Dieva. Un ja tu atpazīsti, ka slimība ir slikta augļi, tev ir jāsaprot, no kurienes viņa nāk. Viņa nāk no vēlna. Vienmēr. Nekad ne savādāk. Tāpēc pirmā lieta, tev ir jāsaprot, hei, trūkums. Finansiāls trūkums. No kā viņš ir? No Dieva vai no vēlna? Nu? Drošāk, nu? No vēlna. Varbūt viņi divatā strādā. Nu, nevar būt, ka vēlns ir kā tāds pelēkais kardināls. Sūtīts Dieva uzdevumā. Lai jūs nekļūtu augstprātīgi. Augstprātība taču ir no vēlna, vai ne? Ja? Nu, tā kā ir ar to naudu? Ko? Un redz, kas ir. Un ja tu nezini, ja tu neesi pārliecināts, tad ir problēma. Slāvu tev Dievs. Skaties, dārgie, ir vajadzīga atziņa, tev ir jāzina Dieva griba katrā dzīves sfērā un situācijā. Tajā situācijā, kur nāk spiediens, tev ir jāzina Dieva griba. Tas ir no Dieva vai nav? Spiediens nekad nav no Dieva. Tālāk, nākamā lieta, tev ir jāapzinās, no kāda avota nāk spiediens un no kāda avota nāk miers. Tas ir principā tas, ko es teicu par augļiem tikko kā. Respektīvi, tev ir jāsaprot, ka gan spiedienam, gan mieram ir savs avots. Ir dažādi kanāli, bet avots vienmēr ir viens. Kāda ir atšķirība starp avotu un kanālu? Kanāli ir tā situācija, ka caur dažādām situācijām vai nāk spiediens, vai nāk Dieva miers. Bet avots vienmēr ir viens un tas pats. Spiediena avots pilnīgi absolūti vienmēr ir vēlns. Un miera avots vienmēr ir Dievs. Tas ir pilnīgi un absolūti vienmēr. Tev tas ir jāsaprot. Otrā lieta, kas ir paralēli atziņai vajadzīga, tev ir jāpieņem lēmums neatkarīgi no emocijām un apstākļiem. Tev ir jāpieņem lēmums iet pie Dieva, kas ir miera avots. Tev ir jāpieņem lēmums iet pie Dieva ar slavēšanu, ar pateicību, ar paļāvību, atceroties visu to labo, ko viņš ir darījis tavā dzīvē. Hei! Tas ir tas, ko Dāvids teica. Teici to kungu manu dvēseli. Un neaizmirsti visu to labo, ko viņš tevi darīs. Ja mēs pastamies no ebreju valodas, visu to labo, ko viņš tevi darīs, ir neaizmirsti tās privilēģijas, kuras viņš tevi ir devis. Neaizmirsti tās privilēģijas, kuras viņš tevi ir devis. Lēmums iet pie Dieva ar slavēšanu. Slavu tev Dievs. Un otrs lēmums, skaties uzmanīgi,
lēmums vairs negremdēties spiedienā un vēlna piemestajās domās. Tīri praktiski šīs ir divas lietas. Zināt viņa gribu, zināt viņu vārdu, precizēšu viņa gribu ir viņa vārds. Pareizajā kontekstā. Un tālāk pieņemt apzinātu, kvalitatīvu lēmumu. Iet pie Dieva ar slavēšanu. Tagad skaties uzmanīgi. Kas ir lēmums un kur ir tā aizciešanās? Tu pieņem šodien lēmumu un rīt tu pazaudē to. Vai ne? Cik daudz mēs esam pieņēmuši dzīvē lēmumus? Tāpēc ir apzināts kvalitatīvs lēmums. Un tas nozīmē, es vienmēr atgriežos pie savu lēmumu. Pat ja es esmu kritis, pat ja es esmu nedēļu aizmirsis to darīt, es vienmēr atgriežos pie savu lēmumu. Līdz mirklim, kamēr tas kļūst par kaut ko, kas ir tavas absolūtas ikdienas sastāvdaļa. Cik daudz no jums līdz šai pašai dienai mokās ar to, ka vajadzētu atcerēties iztīrīt zobus vakarā? Kāds mokās? Labi, nesakiet labāk, ja kāds mokās. Bet ideiski, zini, bērni mokās ar to. Bērni bieži vien mokās. Viņi mokās ar to, ka vajag iztīrīt zobus. Viņiem tas liekas stulbi, viņiem tas liekas, es negribu. Es gribu kaut ko citu. Tas ir tik garlaicīga darbība, tīrīt zobus. Pilnīgi nevajadzīgi. Saproti? Bet tu un es, vēlreiz saku, pieņemsim, ka tā vajadzētu būt. Mēs neaizdomājam, mēs vispār automātiski, mēs ejam gulēt, lai cik es būtu piekusis pa lielām, es eju uz vannas stabu tīrīt zobus. Es nevaru gulēt normāli, es neesmu iztīrījis zobus, lai Dievs žēlīgs. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir kaut kas, kas ir iegājies līdz automātismam. Mēs vairs nedomājam par šīm lietām. Es tev varu pateikt, bet viss sākās ar vecāku, apzinātu kvalitatīvu lēmumu tev piespiest tīrīt tos zobus. Un tad jau tas kļuva par tavu lēmumu. Tu saproti, man ir jāmazgāt, jātīties zobi. Un tā ir daudzas lietas dzīvē. Piemēram, man sākumā bija jāpieņem apzināts kvalitatīvs lēmums slavēt Dievu katru dienu. Katru dienu. Un zini, kas ir interesanti? Es laiku pa laikam aizmiršu to sākumā. Un tāpēc, kad ir reālā situācija, jo tev domāšana vēl nav atjaunota. Nav atziņa. Un ir reālā situācija, saprot? Un tad es attopos reālajā situācijā. Un es esmu aizmirsis slavēt Dievu. Bet es to esmu darījis tik daudzus gadus, ka šodien man nav vispār cita, man tas ir tik dabīgi. Piemēram, šodien es ko darīju? Es slavēju Dievu. Es piecēlos no rīta. Es nezinu, cik bija pulkstenis. 6:30 pieņemsim bija. Es piecēlos 6:30 no rīta, nogāju lejā, uztaisīju kafiju, slavēju Dievu, sāku gaismu aust. Es biju, skaties uzmanīgi, slavu tev papiņu. Kamēr es taisīju kafiju, man skanēja audio bībeli krieviski. Kāpēc krieviski? Tāpēc man ir krievu kanāls un man vajag valodu uzlabot. Tāpēc es klausos audio bībeli krieviski. Kamēr es klausījos audio bībeli un dzēru savu kafiju, sāku gaismu aust. Tad es sapratu, es gribu vienkārši palūgt, izslēdz audio bībeli ārā. Sāku runāt ar Dievu, un tad es vienkārši ieraudzīju, kādā krāsā ir debesis. Tu esi redzējis, cik skaistas ir debesis. Zini, mans papiņš viņas radīja. Es paskatījos, es saku, papiņ, kas pa krāsām, kas pa toņiem. Saproti? Un es sāku skatīties. Un kamēr es skatījos, es sāku vēl vairāk slavēt viņu. Un kad es slavēju, un tad man parasti es no rītiem daru tā, ka ir dažādas idejas, bet viens no variantiem es vienkārši staigāju apkārt pa māju un slavēju Dievu un lūdzos. Cerēs klausos bībeli, cerēs lasu bībeli, cerēs vienalga. Un es sapratu, pagaid, cik skaisti es iešu ārā. Es saģērbos, izgāju ārā. Augstums. Es slavēju Dievu. Es slavēju Dievu. Zini, augstums ir svaigums. Tu vari skatīties lietām dažādi. Es sāku slavēt Dievu. Es gāju, es skatījos, un es vēroju debesis, un es domāju, tas ir tavs. Tu taču varēji izdarīt vienkāršāk. Tu varēji visu pelēku uztaisīt, bet es slavēju, man patīk, un es redzu viņu varenību. Un tagad iedomājies, klausies, daram tā, kā jūs domājat, vai pieaugušam cilvēkam diži daudz ko dod, tas, ka tu staigā apkārt, skaties debesīs, slāvē, kādas krāsas, klausies, jocīgs cilvēks, Tev nav ko darīt dzīvē.
Un tev nav pienākumu dzīvē. Paklausies ļoti uzmanīgi. Es kā bērniņš. Tagad ieklausies, šī mana attieksme, kuru es ar lēmumu pieņēmu 10 gadi, 12 gadi atpakaļ, un sākumā regulāri aizmirstu par viņu. Bet tad vienmēr atgriezos. Man ir bijušas lietas, ko es neesmu darījis pusgadu, un man Dievs atgādina, hei, tu atceries? Es saku, wow, jā, viss atgriežos kopš šīs dienas. Šī attieksme man neļauj redzēt spiedienu. Es tev gribu pateikt skaidru un gaiši. Iespējams, ka manā dzīvē spiediens ir daudz lielāks nekā daudziem citiem cilvēkiem. Bet ir viena atšķirība. Es viņu neredzu. Es viņu neredzu. Un tad, kad es viņu ieraugu, tad tas ir tik īsts mirklis līdz mirklim, kamēr viņa vairs nav. Es viņu atkal neredzu. Hei. Un ir vēl viena lieta, ko esmu pamanījis. Jo lielāks spiediens, jo lielāka uzvara. Hei, vai tu man dzirdēji? Spiediens nekad nenāk no Dieva. Bet zini, kas ir? Kad tu ej jaunās robežās, vēlns negrib, ka tu tur ieej iekšā. Bet kad tu skaties uz viņa labestību, kad tu skaties uz Dievu, tu vienkārši nepamani spiedienu savā dzīvē. Man ir cilvēks, kas man prasījuši, Alan, kā tu tiec galā ar to un to? Es saku, es nezinu, ko tu runā. Es nezinu, par ko tu runā. Man ir prasījuši, kā tu tiec galā ar negācijām, kuras es saku, es nezinu. Es viņas nezinu. Es taču nelasu tās muļķības. Es nezinu. Hei, slavu tev Dievs. Es kādreiz domāju, nabaga cilvēki, es nesen uzzināju, ka ir cilvēki, kas vesels video pa mani sataisījuši. Kā garus video. Par maldu mācību, ar kuras... Reāli video, tu saproti? Viņi ir var atrast YouTube, nemeklējiet, neceliet skatījums. Bet zini, ko es pēc sevis nodomāju? Cik traki, jo es to video nenoskatos. Es viņu neskatos. Cilvēki man atrakst vairākas A4 formātu lapas, es viņas nelasu. Ir mēs personīgs epastas, es viņu vienkārši nelasu. Kāpēc viņi nelasu? Zini, kāpēc? Tāpēc, kad es esmu atradis ēpasts sev šeit. Te ir ēpasts no Dieva, viņa mīļotajam dēlam. Un šeit nav neviena netaisnība. Un šeit nav neviens pārmetums. Un šeit ir mīlestība. Un šeit ir viss, kas man ir vajadzīgs, lai es iet spēcīgi uz priekšu. Šeit ir viss, kas tev ir vajadzīgs, lai iet spēcīgi uz priekšu. Šeit ir viss, kas tev ir vajadzīgs, lai spiediens tavā dzīvē pazaudētu spēku. Un šis ir uzvaras gads, bet var gadīties, ka tu esi zem spiediena un tev liekas, hei, tas varbūt ir uzvaras gads Alanam un tas ir uzvaras gads viņiem pareizajiem, bet es esmu jau tik ilgi zem spiediena un es esmu šeit, lai tev pateiktu, Dievs tev saka, šis ir tavs uzvaras gads. Tavas uzvaras gads. Un man ir vienalga, kas ir bijis pirms tam. Un ir vienalga, kas ir bijis un ko cilvēki ir teikuši. Zini, kāpēc? Jo saka tas kungs, šis ir tavas uzvaras gads. Bet paņem rokās savu dzīvi. Paņem rokās savu dzīvi un atnāc ar viņu pie manis. Daudz tev var pateikt pasaulē, paņem sevi rokās. Ko darīt tālāk? Ja tu zinātu, ko darīt tālāk, tu nebūtu situācijā, kurā tu esi, bet es tev šodien saku, paņem sevi rokās un atnāc pie Dieva. Ja tu zinātu, cik reizes esmu teicis Dievam šos vārdus, papeņ, es šodien to teicu, es atdodu visu, kas esmu es, un visu, kas ir mans, tev. Es atdodu tev. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka man ir neskaidrības. Man ir jautājums, kuriem man nav atbildes. Man ir lietas, ko es nezinu, bet tāpēc es visu atdodu to tev. Un es zinu vienu. Nākamā uzvara ir ceļā. Nākamā uzvara ir ceļā. Nākamā uzvara ir ceļā. Slāva tev, Dievs, halleluja, Jēzus visu varenajā vārdā. Visas gods un visa slāva ir tev. Tu esi vienmēr uzvarošs Dievs. Tu esi mūsu mīlošais tēvs. Visas gods un visa slāva ir tev. Halleluja, slāva tev, Dievs. Paklausies uzmanīgi. Fubrabā, sendabā, hekera, sapropo, sufro, mendišē. Slāva tev, papiņ. Halleluja, slāva tev, Dievs. Zini ko? Labi. Es gribu saprast. Slāva tev, Dievs. Sefrapā, koproš, teprānasi. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, slāva tev, Dievs. Slāva tev, Dievs. Zini, kā mēs darīsim? Mēs darīsim tā. Ja tev ir vajadzīga izlaušanās, ja tev ir vajadzīga uzvara, ja tev ir vajadzīga, vienkārši Bībelē ir teikts, ka mēs varam viens ar otru vienoties.
Mēs varam vienoties. Ir milzīgs spēks iekš vienošanās lūkšanas. Vienošanās, lai vienoties, abiem ir jābūt uz viena viļņa. Bet ir vēl viens variants. Ir variants tāds, kurā tu vari piekrist. Tu vari piekrist. Tu vari teikt, es piekrītu. Es vienojos, es piekrītu. Piemēram, es piekrītu, man ir reizes bijušas, kurās es nevaru pats runāt pareizās lietas, bet es varu teikt, papiņ, es piekrītu tavam vārdam. Es piekrītu tavam vārdam. Tāpēc, ja tu esi cilvēks un tu zini, tev ir pienācis laiks uzvarēt, un tu nezini varbūt kā, bet tu gribi uzvarēt, un tavā dzīvē lietas, par kurām tu gribi uzvarēt. Iznāc priekšā. Iznāc priekšā, un es vienošos ar tevi. Es vienkārši vienošos ar tevi par tavu uzvaru. Halleluja! Slāva tev, Dievs! 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 Slāva tev, papiņ, kēprā, sofo, topē, kise, preha, frendē, jato, proso, pērte, šie. Tev ir jāsaprot, ka nav nekā īpaša, ne manī, ne manā pieskārienā, bet tu izdarīji ticības darbību. Tu neesi nācis šeit manā priekšā. Tu esi atnācis Dievu priekšā. Tu esi atnācis Dievu priekšā. Horam, un vēl jau vairāk, klausies uzmanīgi, tev pat nav jāsagaida. Tu vari sagaidīt pieskārienu, kur tev tūltās eņģēlis pieskārsies. Kamēr es esmu vienā pusē, svētais gars sāks skarties tev klāt Jēzus vārdā. Halleluja! Vrahan deso fovrabasija! Jēzus varenajā vārdā! Jēzus varenajā vārdā! Slāva tev, Dievs! Slāva tev, Dievs! Slāva tev, Dievs! Tu zini savu situāciju. Un vēl jau vairāk tev nav jālimitējās ar vienu uzvaru. Tāpēc, ka Dievs tev grib piešķirt visas iespējamās uzvaras. Visas uzvaras. Katrā dzīves sfērā. Jēzus varenajā vārdā! 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 Slāva tev, Dievs! Slāva tev, Dievs! Slāva tev, Dievs! Es vienojos ar tevi. Es vienojos ar tevi par tavu uzvaru. Es vienojos par tavu uzvaru un tavs apsolījums. Tavs apsolījums ir jā un amen. Es vienojos par tavu uzvaru. Es vienojos ar tevi par tavu uzvaru šajā pašā momentā. Es vienojos ar tevi. Halleluja! Slāva tev, Dievs! Slāva tev, Dievs! Es vienojos ar tevi. Es vienojos ar tevi, ka vēlna darbībai pienācis gals tavā dzīvē. Viņš gan turpinās pūst un elst, bet tev ir dots Dieva apsolījums un tev ir dota uzvara. Kristu Jēzu saņem to Jēzus vārdā. Saņem savu uzvaru, saņem savu uzvaru, saņem savu uzvaru Jēzus varenajā vārdā. Halleluja! Saņem savu uzvaru, saņem savu uzvaru, saņem savu uzvaru, saņem savu uzvaru, saņem savu uzvaru. Halleluja! Saņem savu uzvaru Jēzus vārdā. Jēzus varenajā vārdā saņem. Nav kompromisu Dieva valstībā. Nav kompromisu, tā ir tava uzvara. Ir pienācis tavs laiks Jēzus vārdā, tava uzvara. Tava uzvara, tava uzvara Jēzus vārdā. Tā ir tava uzvara. Es vienojos ar tevi. Es vienojos ar tevi, ka tiek noņemti visi šķēršļi. Visi šķēršļi, visi šķēršļi, visi šķēršļi. Visi šķēršļi tiek noņemti. Tā ir tava uzvara Jēzus vārdā. Dievs tev viņu dod, Dievs tev viņu dod, Dievs tev viņu dod, Dievs tev viņu dod, Dievs tev dod tavu uzvaru. Es vienojos ar tevi, halleluja. Es vienojos ar tevi, es vienojos ar tevi. Es vienojos ar tevi, ka viss tiek darīts jauns un sakārtots. Es vienojos ar tevi Jēzus vārdā. Es vienojos ar tevi Jēzus vārdā. Es vienojos ar tevi. Es vienojos ar tevi par tavu uzvaru. Tava uzvara. Slāva. Dievam ir svarīga tava uzvara. Dievam ir svarīga tava uzvara. Es vienojos, ka visas lietas, ko viņš tev apsola, tev ved vēl pilnīgāk viņa gribā. Un tu piedzīvo uzvaru pēc uzvaras. Es vienojos ar tevi Jēzus vārdā. Es vienojos ar tevi par tavu uzvaru. Es vienojos par tavu uzvaru. Es vienojos ar tevi par tavu uzvaru. Slāva tev, Dievs! Slāva tev, papiņ! Halleluja! Slāva tev, papiņ! Slāva, es vienojos! Es vienojos Jēzus varenajā vārdā. Halleluja! Es vienojos ar tevi par tavu uzvaru. Slāva tev, Dievs! Slāva tavu uzvaru! Slāva tev, Dievs!
Tavu uzvaru Jēzus vārdā. Amen. Un vēlreiz amen. Slāva Tev, Dievs. Halleluja, halleluja. Slāva Tev, Dievs, Jēzus vārdā. Slāva Tev, Dievs. Hei, tad, kad mēs esam vienojušies, Tu pieņem savu tālāko lēmumu. Es slavēšu viņu. Es slavēšu viņu. Kā bērniņš es sākšu iztēloties, ko es daru ar savu uzvaru. Ko es daru ar savu uzvaru. Un zini, kas ir, un vēlns nāks ar spiedienu, jo tu zini, kas ir pret mums, bet viņam nav vārds. Tāpēc skaties uzmanīgi, turpini skatīties neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no sajūtām, no emocijām. Paliec skatoties uz savu uzvaru. Skaties uz savu uzvaru, un tavas personīgās uzvaras radīs jaunu svētības vilni ne tikai tevī, ne tikai tavā ģimenē, bet šajā paudzē. Amen un vēlreiz amen, dārgie. Dievs jūs neaprakstām mīl. Jūs esat fenomenāli cilvēki. Jūs esat izredzēti cilvēki. Dievam ir milzīgs un labs plāns priekš katru no jums. Sagaidiet to, baudiet to un redziet, ka liels ir tas kungs, kam ir prieks par to, ka tev labi klājās. Amen un vēlreiz amen. 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 Halleluja. Slāva tev, Dievs.